Šis ir EU Frequency podcasts. Mani sauc Ieva Bitniece, un es esmu podkasta vadītāja. Es lasu 2 grāmatas nedēļā un aktīvi sekoju līdz tematam, kā maksimāli uzlabot savu dzīves kvalitāti un attīstīt savu potenciālu. Katru nedēļu man pievienosies kāds viesis, kurš padalīsies ar saviem life hacks, un mēs kopā apspriedīsim aktuālo zinātnē, ezotērikā un varbūt pat popkultūrā. Sarunas bez liekas formalitātes un ar daudz smiekliem. Gājis, ka viss iet. Marta pārbaud savu arī. Ir. Viens. Ir. Mēs to apgādās. dzirdējām, ja? Jā. Oh my God. Tā kā jūs šorīt jūtaties? Labi. Druscīt satraukts, tad domāju, ja nu es kaut ko ne tā pasaku un ko darīt, un es domāju, bet tas ir normāli, ka es kaut ko tā pateikšu viņam. Šis tavs pirmais podcasts? Jā, es biju Lampā, tas bija gan daudzus gadus atpakaļ, es tur biju sarunas moderators, un es biju ļoti satraucies, un tā kā super duper satraucies, un es atceros, kad visas tās tehnikas, tur nomierinošās un elpošana, visu varēja izmest pogu. Tas, nebūs. Tur elpojas, ko saprot, tāpat ir augsts. Tā kā tāds drebulis rodas, jo rīdīgs satraukums uzēja virsū, sāc runāt, liekas kaut ko aizmirst, un tad jau, ka ieiet tajā pūsmā, tad jau arī, es domāju, te būs pats 5 minūtes. Tās pirmās 5 minūtes, jā, ir parasti tās. Un starp citu, viena no tehnikām ir tas, ka tu atzīsti, ka tu esi uztraucies. Jā. Es esmu uztraucies. Tagad tā mazāk, bet jā. Un tad visiem ir tāds, es arī. Tad, nezinu, cilvēki jūt līdzi, empātija uzreiz ir tāda. Es domāju, noteikti. Saproti, ka mēs jau visi, kā jau tur teicu, pirmīt, mēs visi esam cilvēki, vai ne? Un, tas ir normāli, tīpaši tāpēc, kad šis ir citādāk, piemēram, es diezgan daudz ko rakstu Twitterī, tagad arī cenšos sākt kaut ko Instagramā un tam līdzīgi. Tur ir tā, ka es 3 reizes pārlasu, un tāpat pirmais tweets būs, hei, tu tur ne to uzrakstīji, komats kaut kur iztrūkst, vai ne? Un es domāju, dzīvē, es nevaru pārlasīt. To, ko es pasaku, protams, 10 sekundes vēlāk varu izkoriģēt, bet es jau palieku tur. Es domāju, tas pilnīgi ok, jā. Ok. Pastāstīji pāris vārdos, kas tu esi un ko tu dari. Jā, tad mani sauc Klaus Ēvelis, kas gan jau arī būs virsrakstā, bet principā es esmu, šis ir tāds labs jautājums, es dažreiz domāju, kā uz šo atbildēt. Es laikam sevi nosaucu par tādu budžeta pētnieku, kas varbūt izklausās dīvaini, jo es principā esmu tajos pirmajos soļos, kur es daru ļoti daudz, bet rezultāts principā vēl nav. Viss ir procesā. Ja mēs... I know. Mums ir līdzīgi. Jo tāda tipiska publikācija var aizņemt, varbūt ne tipiska, bet viss tas process ar kādi 3-4 gadi, vismaz manā gadījumā, kur esmu projektā, kur es strādāju, kur esmu tā kā, principā pētnieks, bet kamēr es aizies līdz tai publikācijai, kas būs tā kā uzreiz tā pirmā publikācija, vai arī mans maģistra darbs, tad mācos arī maģistra sporta zinātnē, varu uzreiz piekabināt klāt, un tad principā tā, kad tās publikācijas nonāk līdz redzamam, lasāmam, tad var teikt, rekur pirmā publikācija. Un kamēr es līdz tam esmu, tāds imposter sindroms, man liekas, es šīs neko nesaprotu, vai ne, man nav neko ko parādīt. Jo uz papīra, man ir bakalaurs, ok, ko no tā, vai ne? Runājot par sinhronitātēm, šorīt veicu hipnoterapijas meditāciju imposter sindromu. Bet es arī jūtos kā imposter sindromu visu laiku. Tā kā, es domāju, tas kādā veidā viņam arī normāli, jo, varbūt mēs apzināmies, ka tā nevajag darīt, bet mēs jau tāpat salīdzinām ar citiem, un citi ir izdarījuši tik daudz, un es domāju, zinātnē tīpaši, jo tas ceļš ir garš. Ja mēs tā paskatāmies, esmu pabeidzis bakalauru, tas ir 3 gadi, tad es iestājos psiholoģijas maģistrā. Ko tu pabeidz kalā? Jā, bakalaurs psiholoģijā, kas ir tāpat tā nice. Tad es sapratu, es tā kā gribētu kaut ko citu, bet es īsti nezinu ko, labi, iestāšos tajā maģistrā. Tas bija super viegli, uzreiz pat taisno, visus jau pazīstu, kurus esmu ejam maģistrā. Un tad es sapratu, ka, nē, šis noteikti nav mans. Man jau bija a priori tāda ideja, bet es domāju, labi, nomocīšu. Un tad rudenī man bija tāds, nē, es to vienkārši daru pāri. Tiešām, tur bija tāds pāris epizodes, kuras, tā kā baigi neraksturoši, jo tur bija tāds konfidenciāli tādas lietas, bet es teiktu tā, ka es jūtos ļoti nepatīkami, tādā pat sāpju līmenī. Iedomājies tādas negatīvas emocijas, bet viņas ir tādas, ka tev sāp. Un tam bija tāds, nē. Kā to sauc psiholoģijā? Es nezinu. Sāpes. Traumas. Nē, bet es domāju, drīzāk, tad bija tādi pāris kaut kādas tādas epizodes, ka es sapratu, nē, sevi moku, un es izstājos ārā. Un tajā brīdī, man liekas, tas tāds vienīgais brīdis visā šajā ceļā,
kur man bija tāds, varbūt iet prom no šī visa. Nu, es vēl tā īsti neesmu iesācis, varbūt labs laiks iet prom. Un es sāku domāt, varbūt kādu video apstrādi vai kaut ko tādu. Un tas ir kaut kas tāds, ko es daru tādā hobija līmenī for fun dažreiz. Un man bija tāds, varbūt nevajag. Un tur sākās tāda izspēlēšanās ideja. Jo es nezināju, kur iet. Un šī ir viena problēma. Ja tu gribi būt pētnieks, kur tu iesi Latvijā? 0 nojausma, jo, ja es to būtu zinājis, es būtu gājusi, kad es biju skolā. Bet man teica, ka es esmu lose. Nu, ne ar vārdiem, bet ar darbiem un attieksmi. Nu, ko tu esi iedomājusies? Nu, man bija slikts atzīmes, slikti mācījos. Nu, zini kā, man, kad es pabeidzu skolu, es gribēju iet par ārstu, man joprojām pocket pikā ir neiroķirurgs, un tā kā just in case 35, 40 gados nebūs ko darīt, 10 gadi neiroķirurģiju. Jā. Tā ir viena no tādām šeit vissmalkākajām ķirurģijām. Jā, man liekas, tas mans personīgi, tas ir 100% personīgi, man liekas, tas augstākais, kur tā kā varētu aiziet dzīves laikā. Nu, labi, viens ir uzkāpt uz mēnesis, bet otrs tā kā būtu neiroķirurģija. Bet tas man, kad es izstājos no psiholoģijas, sāku domāt, varbūt tomēr, bet tas atkal ir tādas mokas, tie ir 10 gadi, tas viss process atkal. Tas es domāju, labi, varbūt 40 nebūs ko darīt, vai ne? Bet tad rociņa trīc. Nu, tad mēs darīsim visu, lai viņi netrīc. Mēs jau tagad sākam darīt to, lai viņi netrīc, just in case, vai ne? Nu, tā kā, Bet, jā, tā tad atgriežoties pāris lēcienus atpakaļ, un tā ideja bija tāda, ka, varbūt tā kā iet prom. Un tad es vienkārši bija tā, ka es pat neatceros kā, bet es tur apmēram uzrakstīju neirozinātni, kur studēt, un es skatos, Lietuvā ir programma. Neirobioloģija. Lasu kursus, visi kursi ir tādi kritīgi. Tur anatomijas, smadzenēm, tur uztveres, tur neirozinātne, tur šūnu līmenis, taram. Principā paņem psiho, bio, neiro un vienkārši met kopā. Tur neirobioloģija, psihobioloģija un viss vienkārši tāda sakabināts. Ejam uz šo. Kā reiz viens mans, tagad jau varētu teikt draugs, tad es viņu jau tā baigi nepazinu, bet viņš tieši pabeidza neklātieni. Sanāk nepilnu vai klātieni, viņu pabeidza pusgadu vēlāk. Es viņu pazinu, bet tā pāris reiz runāts. Un viņam bija tas pats, viņam bija tāds, kur lai iet? Un tad mēs tādi, jāiet uz Lietuvu. Viņš tāds, davai. Un tad mēs pusgadu schēmojām, kā to visu sabalansēt, jo, protams, ka tas nav baigi viegli. Mēs sākām, janvāris, februāris un līdz pat jūnijam. Un tad bija tā, kad mēs bijām tā kā visu izplānojuši, visus dokumentus iesnieguši, viss tas stāsts, tas pilnais, pasāstīšu tādu 70% versiju, bet tas pilnais stāsts vispār ir, bet viņš būs tāds diezgan pagarš. Bet, principā mēs tā kā visu saplānojam, varam doties, un pēkšņi vēl viens draugs parādās, kurš pabeidza psiholoģiju, bet viņš pabeidza tā kā Norvēģijā, un viņš tur gribēja tikt iekšā, bet viņš netika. Un viņš tāds, ko darīt? Es tāds, nāc ar mums. Pēkšņi mēs esam 3 cilvēki. Un viņš pēdējā dienā ielūca, pašā pēdējā dienā. Mēs tur visu sasniedzam, visus dokumentus iesniedzam, tur tā intervija ir, un tā intervija, es, laikam, varbūt var teikt palēmējies, bet es nekad neesmu bijis tādu īstu darba interviju, jo visi tie darbi, kas man ir, principā vienkārši man ir, negribi, davai, mācam. Lūk. Un tā bija tāda pirmā intervija, kur man tā kā riktīgi izcidāja. Ko tu gribi darīt? Es tāds, nezinu. Kā tu nezini? Es nezinu. Viņi tādi, kas tev interesē? Nezinu. Tāpēc es eju pie jums. Jūs man parādiet, ko es varu darīt. Un viņiem tas tā kā īsti nepatika. Jo tā ideja ir tāda, ka tagad tu esi zinātnē. Latvijā varbūt tas nav tik izteikti, bet īpaši ārzemēs, kur arī tas pieprasījums un ir daudz lielāks, daudz vairāk cilvēku piesakās, viņi grib plānu. Ko tu darīsi? Pētīsi tur, nezinu, vēzi, pētīsi tur to, pētīsi širo, tur vajag tā kā ritīgi konkrēti. Un es nezināju, jo man nebija tā kā tās izpratnes, ko es vispār varu darīt. Un tad tas viņiem tā kā baigi, drusīt nepatika, un tad es satraucos, vai vispār tiksim iekšā, jo tur bija 5000 jāmaksā gadā, un tas ir baigi daudz. Priekš zinātnes, es nezinu. Es vienkārši pusē dzīvoju Amerikā, un tur ir tās cenas. Tā ir Amerika. Nīderlandē 2000. Ir kaut kur bezmaksas, ne? Jā. Norvēģijā, man šeit Zviedrijā, tajās valstīs vispār ir Somijā ir bezmaksas arī. Jā. Un tad tā kā 5K uz Lietuvas fona. Taisnība, un pēc tam tu nav laika vispār strādāt, visticamāk.
Nu, principā, tik, cik izdzīvot samaksāt par dzīvokli, jā. Nu, bet tur tā kā rukāšana visu laiku. Jā, jā. Tur, principā, jā. Nu, lūk. Un tad mēs tādi, tiek budžetā. Tu sēdi, satraucies un gaidi 1,5 mēnesi. Un tad tu sagaidi un tu tiec. Un tev ir tāds, jā, es iešu, viss notiks, dzīve turpinās. Jāatrod, kur dzīvot. Un, Kurā pilsētā? Viņā. Oh. Viņas universitāte. Bet, mēs jāsaprot to, ka pa to pusgadu, kamēr mēs gaidījām, notika visi šie lielie pasaules notikumi. Un tas viss bija sakrājies. Un mums bija tā kā, vai mēs varēsim šo vispār pavilkt, jo mūsu rēķini bija nederīgi. Tie pusgadu atpakaļ dzīvošanas summas nebija vispār aktuāls. Mēs atradām 20 dzīvokļus. 15 stundu laikā visi 20 dzīvokļi. Kaut kādā 3 stundu laikā mēs izstājāmies no Lietuvas. Es iestājos LU sporta zinātnē, kur mani negribēja ņemt, jo bija burtiski 31. augusts. Un tā kā nē, bet tomēr jā, es tur teicu, es iešu lūgties, es varu atnākt klātienē uz ceļiem. Man vajadzēja, kur studēt, es jau biju 1 gadu izlaidis, un man jau bija, vienkārši nezinu, kur likties. Un tad tā sporta zinātnē, kas ir jauna programma, kuras nezināju. Viņa ir 19. gada programma, LU maģistrs, ritīgi jauna, ritīgi forši. Un es burtiski atvēru LU katalogu un gāju alfabētiskā secībā un meklēju, kur man iet studēt. Ko man darīt, ja es netieku tajā Lietuvā. Un tad es ielicu tur, viss tur ritīgi ātri, viss. Un nākamā diena jāiet uz interviju LU. Pretī pasniedzējs no psiholoģijas fakultātes, kur mēs tā kā čomi. Viņš zināja, ka es iešu uz to Lietuvu. Viņš jau skatās mani. Kas te notika, klām? Man tāds aizsmukusi balss. Aleksandr, jā, mums nesanāca kaut ko vienkārši. Tā kā es pilnīgi mirstu nost, man tur jāstāsta viņiem visu, ko es tur, pilnīgi. Un tad, kaut kādi 3-4 mēneši pagāja, kamēr es vispār varēju normāli attapties, kur es atrodos, jo es biju tā kā nenormāli. Es kaut kāds 3 reizes vai 2 reizes tur saslimu nenormāli. Gan jau viss stress, visa imūnsistēma vienkārši pateica uz redzēšanos. Vienkārši. Un tad es tiku tajā projektā janvārī, sāku studēt, tā kā atsāku mācīties, viss notiek, un tad reku mēs esam. Kaut kā apmēram tā tas būtu tas īstais stāsts. Un tur bija tā viena lieta, kur man likās, varbūt viss, tā kā es tāds 24 vairs nevaru nofokusēties, jo es nebiju gadu studējis, es atsāku studēt, man nebija apgrieziena. Es uzskatu, ka man tagad diezgan augsti apgriezieni, es tēmēju ļoti augstu. Uz neiroloģiju, jā. Jā, un es tā kā nevarēju vispār iebraukt, kur es atrodos. Tad kādā novembrī man tāds, nē, viss kārtībā, esmu atpakaļ, tā kā normāli var sākt rītīgi kāpāt visus tos rakstus, visu. Un tad sanāk, te es esmu, un tāpēc ir tāds budžeta pētnieks, jo visu tā kā tādā procesā jāpabeidz to maģistru, tur varētu būt jau publikācija, tad tie projekti, tad es vēl vienu projektu palīdzēju rakstīt, un tad jau tur viss tā lēnā garā sāk virzīties uz priekšu. Man bija lielais jautājums, bet iespējams, ka tu man atbildēji uz viņu, ka tu nezini. Bet tavs nākotnes lielais pētījums, ko tu gribētu darīt? Kurā tev tieši interesēs subjektā? Tas ir angliski subject. Tēma, paldies. Subjektā, jā. Es pašlaik lēnā garā, tu sāc studēt to sporta zinātni, un tu, protams, tas fokus nomainās uz to sportu. Psiholoģijā, protams, uz to sportu nebija tik ļoti. Un es arī teiktu, es pat šo gadu esmu uzzinājis, arī pats vairāk uzzinājis par visu kaut ko pirms tam man nebija ne mazākās jausmas. Kāpēc jāsporto, ja tas ir labi, kāpēc jāsporto, es tev varu referātu uzrakstīt, kāpēc jāsporto, vai ne? Un tas arī jau, izmaina to fokusu. Un man ko sāka interesēt, tas nav tās īsti pat pareizs termins, no sarunu valodā, protams, to var izmantot, bet principā būtu tāda kā uzlabot smadziņu funkcionēšanu, smadziņu veselību, bet tas nav tāds precīzs termins. Tas ir tāds, viņi tā kā raksta, bet tur nav nodefinēts, kas tas īsti ir. Un mans, piemēram, maģistrs vismaz ir plānots, ir paskatīties, kā sportošana var veicināt viena smadziņu, angliski būtu nootropic faktori, latviski, man liekas, kaut kā arī līdzīgi saka, tas nav īsti augšanas faktors, bet tāds nootropiskais faktors, kura loma ir uzlabot smadziņu tā kā šūnu komunikāciju, šūnu funkcionēšanu un tā tālāk. Un sports ir tā kā viens veids, kā viņu veicināt. Sāc sportot, viņš izdevās. Bet tur neviens īsti nesaprot līdz galam, kāpēc? Kāds sports? Man jāskrien, jākāpj,
jāceļ svari, un tad tā kā es tur gribu ielīst, un jau vismaz vajadzētu iet mājās tagad domāt dizainu, kā to izdarīt, domāt dizainu, jo nāk septembris, bet Jā. jā, tas būtu. Tas nozīmē, ka tev jāprezentē tagad septembrī tā ideja. Nu, zin kā, uz papīra nē, bet realitātē ir tā, nu, ja es gribu, lai man tur kaut ko arī atmaksāt tos testus, nu, jo tur nāk no siekalām ņem, un tad, nu, tad man tā kā vajadzētu tā ielikt, hei, man vajag šo. Kā var tikt testēties? Es piezakos. Vai par to maksā? Nē. Nē, nu, es pieņemu, ka jau tur būs pieejamības izlase, un tas nozīmē, ka es vienkārši aicinu visus, kur ir gatavi piekrist, nu, un tad, ja tu redzi, nu, tad forši, ja nē, tad es tur aizsūtīt vēstuli, abām divām es aizsūtīju vēstuli, bet nu, tad jau redzēs, kaut kas tur tā kā bija piedāvājis, ka varētu vēl kaut kādus, nu, izlasīt, tā kā iedot konkrētu specifisku grupu, bet, nu, tad jau redzēs, jo, nu, tur, tas apmēram strādā tā, kad tad, kad tu sāc mācīties, kad tu lasi pētījumus, tu lasi tur ievadu secinājumus, un tad, kad tu sāc pats kaut ko darīt, tev visvairāk interesē metode, ierobežojumi, kāpēc kaut kas notika tā vai kaut kā citādāk. Un mana tā ideja tagad ir izdomāt dizainu, kas ir pietiekami vienkārši, nu, proti, es viņu varu izpildīt, jo, nu, mēs tur viens cilvēks paljām esmu, nu, man neviens jau nemaksā, tas ir maģistra darbs, vai ne? Un viņam vajag būt pietiekami tā kā elegantam, lai viņš, nu, kā pasaka, pārbaudīt kaut ko, kas varbūt īsti nav pārbaudīts. Un tad, nu, manuprāt, nu, man patīk tas process, bet, nu, ja mēs runājam par kaut kādu smadziņu intensīvu darbību, nu, 3 stundas no vietas, un tu vienkārši pēc tam vari iet tepat uz dīvāna pačučēt. Tas ir, nu, vienkārši man, iedomājies, ko 30 pētījumu, vai cik tu lasies, visu tu domā, kāda tāda grupa, tā. Nu, tas tā kā realitāte, kāds bija, mēs tur, kad palīdzēja vienu projektu rakstīt, nu, mums vajadz izdomāt, un tad beigās viņi paņēma to dizainu, kur es tā kā ieteicu, un man bija tāds, jā, es kaut ko varu izdarīt foršu, nu tā. Pagaties, man ir tik daudz jautājumu, es sākšu raudāt. Neraud, visi būs labi. Okay, es strukturēšu tūlīt sevi. Cik procentuāli no šiem objektiem ir sievietes? Pagam, par ko vēlreiz? Nu, piemēram, tu veic pētījumu, jā. Un vai ir kaut kādi noteikumi, cik jābūt sievietēm, cik vīriešiem? Nu, tur ir tā, ka šis ir tāda liels, kur daudz klibo, jo tā kā ņem tikai vīriešus. Tieši tā, es to visiem saku. Tā ir taisnība. Daudz man netic. Nē, tas ir, tur, ir, nu, protams, atkal ļoti daudz tēmas, ļoti daudz pētījumu, bet, nu, tā aptuveni ņemot, piemēram, tagad es arī kaut kad nesen lasīju par kofeīna tā kā iedarbībām, un tur arī, nu, limitācija ļoti maz uz sievietēm, kreatīns ļoti maz uz sievietēm, un tur principā ir tā, kad, nu, es nevaru nosaukt tādu varbūt vienu iemeslu, bet, nu, tur ir dažādi iemesli, tā kā kāpēc nē, un es personīgi domāju ņemt vienkārši pusi. Nu, tā kā nodalīt pusmīnus. Protams, mēs uzreiz pasaku, mēs runājam par pāris desmitiem varbūt cilvēkam. Tas ir ļoti, tā kā, piemēram, ir tie lielie, tie korelatīvie pētījumi, ne tur kāds aptaujas, ka, piemēram, sūta, tur būs daudz vairāk cilvēku, jo viņi izsūta, viņi izpilda, bet šeit man, nu, tur tu nevari paņemt daudz cilvēkus, vienkārši tev nav tik daudz resursu. Nu, lūk, un, nu jā, tas varētu teikt, ka sievietes ir, nu, tā kā understudied, viņas, nu, nav pietiekami daudz apskatīts, nu, kaut kādiem tur dažādām lietām, nu. Nu jā, tur. Ironiski ir tas, ka sievietes arī bieži vien tā kā tos pētījumus uztur nopietnāk nekā vīrieši, vismaz manā lokā. Cik es redzējis, ka, zinātniski pierādīts tāds tā. Tad man ir tāds, jā, bet uz vīriešiem. Un tad ir tāds, nu, es saprotu, tas ir bioloģiski saistīts, līdz ar to tāds pētījums ir jātaisa garāks. Jo mums ir ļoti dažāda bioloģija. Es teiktu drīzāk, daudz faktoru jāņem vērā. Jā, daudz vairāk faktoru, jā. Tad mums ir tas viens faktors, vai neko te vajag izslēgt. Tad, protams, runājot par kaut kādām iedarbībām, kur mēs, nu, testējam kaut kādos konkrētos periodos, vai ne, tad, nu, tur arī kaut kāds atšķirības ar tiem cikliem, piemēram, nu, kā iet, un tas viss, nu, to visu tā kā vajag ņemt vērā, kas ir tā kā pilnīgi okei. Vienkārši, nu, atkal resursu jautājums, nu, vai mēs varam to visu paņemt. Nu, ja tas ir viens, tas ir vienkārši ilgāks darbs. Nu jā, un tas darbs tiešām ir diezgan piņķerīgs, varbūt nav tas vārds, bet, nu, kaut kas, nu,
pagājušajā nedēļā, kaut kādā vienā dienā, tur 4-5 stundas no vietas mēģināju atrisināt problēmu, un izrādās, man vienkārši nebija viens ķeksis ielikts programmā, kur nekur nebija rakstīts, ka to ķeksi vajag. Tieši 5 stundas sēdi. Tas izklausās arī tā kā IT. Kad nevar kodā atrast kaut kādu to vienu kļūdu, kas ir kaut kādā punktā. Es aizgāju no programmēšanas, vai man nevajadzētu programmēt, un nonācu psiholoģijā, kur man vajag programmēt. Es nezinu, kā man par to justies, bet jā. Bet dzīvē arī tā ir, ka tu it kā dzīvo, un tad tev ir dzīve, vai ne? Es ceru. Es baigi gudrbeņi. Wow. Anyway, un tā kā cilvēki iet cauri savām problēmām, un viņi nevar atrisināt sevī, kāpēc kaut kas neiet uz priekšu, vai kāpēc esmu slims, un to ir ļoti grūti atrisināt, vai kāpēc ir šī trauma, no kurienes viņi nāk. Tas ir tas viens mazais ķeksis, kuru tu atrodot, tad būtu uzreiz domino kauliņi, vienkārši nokrist un atrisināt ļoti daudz problēmas. Tāpēc visu mūžu mēs visu laiku programmējam. Mēs paši esam superdatori. Jā. Piekrīt man lūdzu. Jā. Amazing. Nu jā, tas tāds ir diezgan sarežģīti. Nu, piemēram, tagad arī man tas amats tehniski skaitās kaut kāds informāciju tehnoloģiju inženieris vai kaut kas tam līdzīgs. Un tas izklausās super fancy, bet realitāte vienkārši tāda, kad, nu, kā sakam, kad cilvēks kurš saprot, piemēram, kā strādāt, kā tā labāk, protams, par video, kas saprot, kas strādāt kā zinātne, vai ne? Jo, es tiešām, man dažreiz šķiet, ka es kaut ko saprotu, bet tā, kad profesoriem runāt, saprotu, ka īsti to neko nesaproti. Es tiešām uzskatu, ka varbūt kaut kādi 3-5 gadi, un tam varbūt vairāk šķirīs, ka es kaut ko saprotu, bet, realitāte gan jau būs vēl trakāk. Jo vairāk uzzini, jo mazāk zini. Jā, tas tā kā, liekas, pat to psiholoģijā stāstīja tā identitāte, tu atnāc uz studijām, tu liekas pasniedzēji, tā kā visu zini, un tagad tu pats tā kā uzkāp augšā, tu saproti, es neko vispār nesaprotu. Un man tagad ir tā stadija, ka es dažreiz nesaprotu, ko es nesaprotu vairs. Kas ir kā ir labi, bet tur vienkārši liekas, jā, un tad sanāk, ka man tā kā ir jāzina metodoloģija, kā tos dizainus konstruēt, man ir jāzina, kā tās tehnoloģijas izmantot, tur visāds acu izsekošanas vai fizioloģiskie dati, un tad tu sēdi un tev tāds, man pat nav kam pajautāt. Es jautāju ChatGPT, es vienkārši tā kā, hei, varu man izpalīdzēt, tā kā, tur saprast, kas notiek, un es šāds, jā, protams, tos čoms esmu, un čoms, mentors, atbalsts, visi 3 vienā. 21. gadsimts. Es arī izmantoju. Man tagad ir tā, ka es izmantoju interneta pārlūku programmu, cik latviski, Opera, un viņai tā kā nāk līdzi ir vienkārši AI par katru lietu. Tad sāku viņu vienkārši izmantot, un tiešām tā kā es jau sāku runāties un savu labo draugu. Jā, jo man vajag kaut ko programmēt, es nezinu, tā kā. Ir tikai tik daudz, cik es pašmācības ceļā varu iemācīties. Un man dažreiz šķiet, kaut kur ir tās robežas, un tā kā es jūtamās, es nezinu, viss tā kā stop, nezinu, es nevaru izdomāt. Vai, piemēram, un es vēl projām nesaprotu īsti, tas bija arī viens motivators, kādēļ doties uz Lietuvu. Mums tā kā tur esmu strādājis, tur tā kā viens arī maģistra darbs tika uztaisīts ar elektroencefogrāfu, un es viņu varu uzlikt, es varu interpretēt kaut ko, bet es īsti nesaprotu, vai tas, ko es daru, ir vispār pareizi. Un to nav īsti, kam pajautāt tā super viegli. Un, jā, un es tā kā cerēju aiziet uz, piemēram, Lietuvu, atnāc atpakaļ, un tad, tā kā to visu tu saproti daudz labāk, strukturētāk. Mēs varam nosaukt, kā gribam. Bet, jā, tas, kaut kādos brīžos es ar palieku ļoti frustrēts, tā, ka tev liekas tā kā, cik tā tagad ir to dzīve. Paldies, ļoti iedvesmojoši. Vienkārši man hobijs ir zinātne, un man vienkārši patīk tur līst cauri, bet es neesmu ar vieglu galvu, tā maigi sakot. Man ir smaga galva. Tas ir labi, tur daudz šūnas ir. Viss notiek, tā kā, hei, smaga galvā, viss notiek. Tāpēc tu saprati kaut kādā. Es daudz slimoju, un man teica, ka tur centrālās nervu sistēmas bojājumi, viss slikti, blablabla. Un es vienkārši brutāli sāku mācīties katru dienu, un tā es arī nokļuvu līdz tam, līdz zinātnē. Un tad ir laikam tas svarīgais jautājums, kā pētīt pētījumus, kā neuzķerties. Es jūtu. Es par šo domāju diezgan daudz, un ja tu man šo prasītu pirms 1,5 gada, es teiktu, man nav jausmas. Tagad man ir kaut kāda jausma, bet viņai ir, teiksim tā, ja tur būtu 10 līmeņi, tā kā no 1 līdz 10, es varbūt esmu tādā 3. varbūt, tādā 3., 4.,
Jo tagad es Twitterī arī sekoju daudziem tā kā rītīgi tādiem top zinātniekiem, un tas, kā viņi ķidē tos rakstus, vienkārši, ko? Kas? Ko tas nozīmē? Kas? Jo viņi to rakstu, viņi tā kā, ka viņi dekonstruē, viņi tur pamana, tos paternus, vai ne? Tas tā kā, apmēram, tu paņem šaha spēlētāju, un šaha spēlētāju, viņi jau ļoti labi redz paternus. Piemēram, tā kā viņi spēlē to blitz šahu, kur, principā, tev ir 1 minūte, visai spēlē. Tas nav tā, ka viņš apzināti, tas fiziski nav iespējams, ka viņš katru gājienu rīt, viņš vienkārši ka viņš tur iekst. Jau ietrenējis. Jā. Un tā ir tāda, kad, kāpēc arī, piemēram, daudziem šķiet, ka, tā kā šaha spēlētāji, viņi ritīgi daudz ko atcerās, nozīmē, ka viņi arī pēc tam jebkurā citā kontekstā. Nē, šaha kontekstā viņiem ir nenormāla atmiņa. Ja tu tā šaha figūras saliec tā kā neloģiski, ka viņas nav pareiziem tiem lauciņiem, viņi jau tā kā nevar vairs virs vidējā. Jo viņi vienkārši to paternu, viņi studē tik ļoti visu laiku, katru dienu, ka vienkārši paiet tie gadi. Un tad, piemēram, tas Magnus Carlsen, kur ir tas pat video YouTubā, kur viņš ar apgrieztu muguru spēlē pret 5 šaha spēlētājiem, vai liekas, tur bija 5. Un tad kā viņš ar 5 laukumus iegaumēt, jo viņš vienkārši paterns. Viņš iet pa tiem visiem soļiem, un viņš tam iziet cauri. Un es domāju, ka zinātniekiem tādiem tā kā tiešām, kur jau tur gadiem to visu dara, visticamākais ir līdzīgi, ka viņi pamana tos knifus. Piemēram, es gadu atpakaļ sāku vairāk sekot līdzi tam conflict of interest. Un šī ir tāda ļoti vēl problēma, ir pētījums, un kas viņu sponsorē. Ja mēs paskatāmies, piemēram, tur sēņu, psilocībina pētījumu, un viņu sponsorē kompānija, kas tirgo. Tā ir diezgan liela problēma, vai ne? Jo kur ir kaut kāda kontrole, ka viņi nav vienkārši izņēmuši ārā visus tos datus, kas nav, vai ne? Un tad atstājuši. Tur baigi grūti to tādas vērts saprast. Sponsori redzami tie pie pētījuma? Pašās beigās parasti conflict of interest, jā. Jautājums, vai Nekad neesmu tik tālu tikusi. Jautājums, vai viņi ir norādīti. Arī dažreiz nav, un tā kā kritizē, kāpēc nav, bet, lielākajā daļā ir. Tā kā tur jābūt, piemēram, tur redz, trešais autors, viņam pieder tur tas un tas un tas un tas. Jā, piemēram, vai ne? Tas būtu tāds viena atbilde, gan jau, ko piefiksēt uzreiz. Otrs, gan jau jāsaprot, šī ir tā grūti izstāstīt, jāizsimā. Labi, nodalīsim pētījumus, un pēc tam nodalīsim tā kā kaut kādus influencerus, un tas varbūt vēl bišķi cits tā kā, kuram uzticēties, vai ne? Par pētījumiem ir tā, ka ļoti svarīgs dalībnieku skaits. Ja, piemēram, atkal, kā es teicu, piemēram, man pētījumās ir ļoti maz cilvēku, tas nozīmē, ka viņam tā jauda, jeb tas, cik viņš ir, kvalitatīvs, tas būtu tādā vienkāršā valodā, viņa būs daudz mazāka. Piemēram, jo mazāk izlasa, jo lielāka iespēja, ka kāds faktors kaut kur var kaut ko ritīgi izsist no līdzsvara. Piemēram, es pētījuši to sportu, un man tur ir nosacījums. Cilvēks atnāk tā kā ikdienā visu darīt. Viņš varbūt nav gulējis visu nakti. Viņš mācījās eksāmenam, darbs, whatever, bija ārā, tusēja, varbūt alkoholu lietoja, vai ne? Protams, var viņam to pajautāt, viņš pasaka, nē, viss ok. Mēs zinām, tur, piemēram, miegs, tur atkal tādas lietas dara, alkohols dara tādas lietas, un pēc tam es skatos, viņam, tā kā tie visi ap vidēju, un viņš tur izlacis, vai ne? Jo mazāk izlas, jo vairāk tādi kaut kādi var parādīties. Tā kā es teiktu, tas gan jau ir viens, un specifiska izlase, vai ne? Ja mēs, piemēram, skatāmies, tur, es nezinu, kā sports tur, uzlabo kaut kādu, padomāšu kaut ko vienkāršu. Piemēram, kā sports tur uzlabo tur kaut sirds asinsvadu slimību, vai ne? Ir atšķirība, vai mēs ņemam cilvēkus, kam ir 30 gadi, cilvēkus, kam ir 50, tad, kā mēs viņu varam vispārināt uz citiem, vai ne? Es teiktu, tas vienkāršais būtu bišķīt vairāk uzmanību pievērst metodei. Tā problēma ir, ka tā metode ir ļoti sarežģīta. Tur parādās visādi testi, viss kaut kas tāds, un ko tas vispār nozīmē. Tāpēc, ar to pētījumu lasīšanu ir tā. Protams, gads ir tādā ziņā vairāk ne jau tas, kad ir arī, 90. gadu pētījumi, kas ir ļoti labi, bet it īpaši, ja mēs runājam par kaut kādām sarežģītām tēmām, mūsdienās vienkārši labāks ierīces, tur labāks magnētiskās rezonances, labāks viss kaut kas tāds, tādā kaut kādā veidā. Un tad, tas rule of thumb ir tā kā 5 gadu pētījumu veci, tā kā vēl skaita, tagad 23. gads, un tā kā 16. 17. vēl tā kā būtu, diezgan forši, bet, ja kaut kādi citi, tad varbūt tur drusīt jāpieeja. Jo, piemēram, ir tā, ka taisa tos pētījumu apkopojumus, ko sauc par tām meta-analīzēm, gan jau varbūt kaut kas dzirdēts.
Nu, tur viņi paņem tos pētījumus, piemēram, tur, cik jau ir tur 30. Un viņi tā kā sintezē vienā. Un tad, piemēram, vienamājas iznāk meta-analīze 2010. gadā, piemēram, kas apskata tur 90. līdz 2010. Nu, kaut kādu periodu parasti ņem. Un tad līdz 20. gadam par to pašu tēmu individuāli iznāk vēl tur 10-15 pētījumi. Un tā 20. gada meta-analīze, viņi jau iekļaus daudz lielāku to klāstu. Nu, un tad tā kā varētu teikt, nu, ka viņai varētu tā kā vairāk likt akcentu, vai ne? Vairāk pētījumi un tam līdzīgi. Tas gan jau būtu arī kaut kas, uz ko skatīties. Nu, tad, jā, mēs skatījāmies to konfliktu of interest. Nu, tas ir vairāk tādām polarizējošām tēmām. Nu, tur var atrast tādu, kur vairāk jau kaut kādas, kur varētu būt tādu pašu, piemēram, uzturu bagātinātāji. Nu, nosponsorē uztaisiet man pētījumu, ka šis uzturu bagātinātājs ir efektīvs. Nu jā, ok. Uztaisīs. Nu, visticamākais, vai ne? Nu, ok, rekunš labs. Bet tur vajadzētu tādu vai ritīgi varētu uzticēties, tur vajadzētu tā kā neatkarīgai zinātnieku grupai uztaisīt un apstiprināt. Nu, to sauc par to saucamo replikāciju. Tas kādreiz bija tas populārais, ka smēķēšana zinātnieki atbalstīja. Jā, tāpēc, kad viņiem samaksā un uztais man pozitīvu rezultātu. Ok, kur ir? Ja tas ir grūtniece un vēl es savu veselīgu bērnu. Jā. Kāds reklāmiņas? Bet vienmēr tik traki. Nu tā kā, tas jau, kurš tas bija, kā tas no galvas neatceros. 5, 6, kāpēc, ne? Es neatceros, negribu samelot, bet, tā kā liekas, nav nemaz tik tālu, vai ne? Vispār, ne. Nu, jā. Mēs pazīstamies, piemēram, cilvēks, kas ir dzimuši ap to laiku. Nu, jā. Un, jā, un tad tas ir kaut kas tāds svarīgs, ko ņemt vērā. Rezultātus, protams, var lasīt, bet tas ir baigi sarežģīti. Tur ir tā kā ir... Ok, tad es sapratu, ka tas ir ļoti sarežģīti. Zini, kāpēc uzdevu par tādu jautājumu? Yeah. Tad, ja es esmu paklausījusies kādu zinātnieku, kurš jau analizē tā kā, jo es mēģināju tos pētījumus lasīt, es neko nesaprotu, un tāpēc es uzticos cilvēkam, kas viņus lasa, un vienkārši smukā valodā paskatīt, piemēram, Huberman, kas ir laikam tāds populārākais šobrīd. Bet es paralēli it kā skatos arī tu pētījumu, kā mēģināju, domāju, ka es pati mācīšos, bet es sapratu, man nav pamatzināšanas, līdz ar to ir bezjēdzīgi ieguldīt tik daudz laika tajā. Anyways, un tad, kad es kādu faktu vēlos publiski pateikt, un tad pēkšņi atsūt pētījumu, kāds ir avots, un es tiem cilvēkiem, kāda jēga man tev sūtīt šo avotu, vai tu sapratīsi šo avotu, un ir ļoti, ļoti daudz cilvēku, kas piesiens. Norādi, kur? Arī viens vīrietis neticēja, ka sievietēm ir 28 dienu hormoniskais cikls. Viņu pārveicināja? Nē. Es aizsūtīju kaut kādu, es ātri kaut kādu, Googlē ierakstīju, kaut kādu aizsūtīju viņam, un viņam teica, nē, nav pamatojuma. Viņš pēc kādām 2 minūtēm man atbildēja. Un tad man tāds, tad kāpēc cilvēki uzdod šo jautājumu, lai es sūtu pētījumus? Jo tas ir jābūt noteikti pamatam ļoti lielam, lai tu varētu viņus pētīt izglītībai. Nevienmēr, bet tas noteikti daudz laiku. Es teiktu, tur ir daudz laika. Tā kā, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tu vari izbraukt, bet, tā kā no nulles. Es domāju, ka labi gribot mūsdienās var atrast visādus arī. Tā kā, es zinu, ka IT jomā ir īpaši tur atrast top universitāšu kaut kādas lekcijas. Es pieņemu, ka visticamākais citās jomās arī. Un es pieņemu, ja labi gribētu, varētu viņu atrast. Es nezinu, protams, bet es pieņemu labi rokoties kaut kādus... no universitātēm, kaut kādas lekcijas, kursus, kur tu varētu tā kā iemācīties tavus pamatus. Es personīgi lieku atsaucas vienmēr, ne jau ar to domu, kad man vajag vairs cilvēks lasa, bet ja viņš grib, kur ir. Jā, drošības sajūta visticamāk uzreiz ir. Arī prakse, tā kā, ja es to nedarītu, tas īsti nebūtu labi, jo es tā kā strādāju te jomā un tā, un tas, piemērs, vai ne? Bet arī tāpēc, ka, piemēram, ka es rakstu kodus tur tos pavadienus, un tad, cilvēki bieži... Es atceros pa pilnmēnesi uzrakstīju, un tad viņiem bija tāds, nē, pilnmēnesis ir īsts. Nevis īsts, ok, pilnmēnesis ir īsts. Pilnmēneša efekts ir īsts. Viņi man saka, es saku, reku raksti, var lasīt. Tā kā, ka pilnmēnesis mums neietekmē tā, kā tas ir domāts. Jā. Es šo lasīju Nilda Grasas un jaunajā grāmatā par to, ka tik procentuāli maz tas ūdens mūsu ķermenī... Tas gravitācijas spēks ir tik maziņš, ka nevar ietekmēt mūsu ķermeni. Tur bija, ka tā kā mūšos plēca kaut kas tāds. Jā. Kad tu guli uz spilvena, tad ir lielāks tas gravitācijas spēks. Bija tāds, ka tu apgulies. Jā. Lūk.
Un tu uztaisi kaut ko tādu, nu vienmēr būs cilvēki, kur teiks nē. Un, protams, varu tur katram argumentēt, bet tas, ko es esmu, vismaz es cenšos, man nevienmēr sanāk, es esmu diezgan stūrgalvīgs, kas nav labākā īpašība dažreiz, un dažreiz ir ļoti laba īpašība, kad reku avots, lasi. Nu tā kā reku ir, viss, ko es rakstīju, ir ņemts no šejienes uz priekšu. Jo... Kas īstenībā, manuprāt, arī ir labi, jo bieži vien ir tā, ka cilvēkam ir pavabo. Un tas ir nākamais kritērijs, kad cilvēks atzīst, ka viņš kļūdās. Manuprāt, tā ir vislabākā vispār lieta, kas eksistē. Un man tā kā arī, es cenšos to tā kā, arī darīt, jo es saprotu, protams, kaut kādos brīžos es esmu arī ne tā misinterpretējis datus, tā kā pateicis to, kas īsti nav. Esmu sajaucis, tā kā kaut kādas vietas, esmu sajaucis vietām vārdus, kurus sajaucot vietā mainās visa nozīme. Un tas beigās, protams, dažreiz tā kā cenšos pārargumentēt, bet es saprotu, cilvēkam ir taisnība. Ok, tev ir taisnība. Jā. Tieši tā. Huberman arī, es viņam vienkārši sagādāju, es viņu pieminēšu, arī ir vienkārši teica, ok, es iepriekšējā podkāstā sajaucu šo, mēs iziesim vēlreiz cauri šiem datiem. Kas man liekas ļoti krūti. Tā ir tā labā prakse. Un, kā es to pasaku, īsti, varbūt nav īstais vārds, bet tā kā zinātnieki, kuri tā kā tiešām zinātnieki, viņiem tīri tā kā no ētikas vajadzētu. Tur ir atrunāts, ka tās robežas, kur tu saproti, kurā vietā tu orientējies, kur tu nevari orientēties un ko darīt un tam līdzīgi. Tā kā es teiktu, ka tas ir tāds viens no labākajiem kritērijiem, kad cilvēks, es nezinu. Jā, tā vispār arī dzīvē laba īpašība, jebkurā tādā jomā. Es tiešām, tu man paprasīs kaut ko par, es nezinu, cik tā informācija var būt tajā galvā, vai ne? Daudz ko arī aizmirst. Jā, noteikti. Un man šķiet, piemēram, tādas vietas varbūt vairāk parādās arī tajās polarizējošajās, tās, kas paliek trendīgas, kur uzreiz tā kā visi uzvedas un tagad... Augstuma peldes. Jā, man liekas, mikrobioms tagad ir hot topics. Kas ir tas? Tas ir, kad runā, kad tur tām baktērijām zarnās, kad viņas tur... Tas es palaidis garām. Jā? Jā. Nevar būt. Es šobrīd ļoti koncentrējos tieši uz smadzenēm. Tas viss, ko es pētu, ir tas arī tur mikrobioms atrisinās visas tavas problēmas, samaksās tavus nodokļus. Viņš viss tā kā izdarīs, tur nav vispār. Vēders ir otrās smadzenes, tas ir skaidrs. Jā, kad mūsu pārsvarā vada vēdera emocijas nekā galvas emocijas. Ja vēderiņam slikti ir. Pēc saka, nevis hungry, bet hungry. Ok. Ok. Jā, un... Tas drīkst teikt, man nav taisnība arī. Nē, es tā kā, tur... Jā. Man šis te nevienmēr ir taisnība. Bez komentāriem. Bez komentāriem. Bet, un kaut kādus gadus atpakaļ laikam bija fastings, tā kā rītīgi hot, projām bišķīt ir. Jā. Un tagad, man liekas, tā kā visi uz to mikrobiomu druscīt uzvecā. Un, piemēram, fastings. Es diezgan daudz internetā par to runājis tā kā ar cilvēkiem, un viņi saka, kur pētījumi, arī kā atpazīt varbūt pētījumu kaut kādu pārnesi. Viņš saka, kur pētījums, ka fastings tur uzlabo tur metabolismu, tur insulīnu, tīri piri, visu kaut ko, šajā gadījumā nav tik ļoti svarīgi. Atsūta. Saturu vaļā, skos, pelēs. Tā ir otra lieta. Dzīvnieku pētījumi nav tik viegli pārnesami uz cilvēkiem, kā daudziem šķiet. Tā kā viņus pēta, jo viņus, tur ir daudz aspekti, kāpēc viņus pēta, gan no tā kā ētikas, gan no tās pieejamības, tā kā viņiem tas cikls ir daudz īsāks mūža, un es te nemāku super labi komentēt, es nestrādāju ar dzīvniekiem, es nekad negribētu strādāt ar dzīvniekiem, es vienkārši zinu, ka es to nevarētu, un es to ļoti jau tā kā laicīgi sapratu, tas ir tas, ko es tā kā, es tu cilvēkiem, daram, viss noteikti. Pēles, citiem ļoti patīk pēles, šurkas, ok, man nav priekš manis. Un tur bija viens tāds, nemācēšu viņu uzvārdu labi izrunāt, bet Matt Cairby, es negribu nepareizi pateikt, bet labi. Saka latviski. Es nezinu, kā būtu Mats. Un viņš ir tāds, manuprāt, tā kā ritīgi foršs zinātnieks, viņš tā kā ritīgi daudz visko dara, un viņš pēta arī tādu, to ilgmūžību un to novecošanās aspektu. Un viņš tur vienā arī podkāstā runāja, un tas tā kā ritīgi iesēdās prātā, arī par to pašu peļu pētījumiem un to fastingu, un tur parasti ir tā, ka peles nē 24 stundas. Ok,
Cik tas ir cilvēkam? Kā jums šķiet? Nu, Stunda. 2. Nezinu. nē, nu iedomājies peli nē 24 stundas. Un tad iedomājies, cik ilgi cilvēkam būtu arī tā kā nevajadzētu ēst, lai tas būtu pielīdzināms tām peles 24 stundām. Oh. Nu, kā jums intuitīvi šķiet? Nu, man uzreiz bija stunda, bet es nezinu, man nav 100. Es nezinu. Būs kāds minējums? Sakot skaitli. 5. 5 kāds gadi? 5 gadus. Principā, nu, tā kā viņš tur teica, nu, ka tas tāds, kā saka, galvā rēķins, bet, nu labi, mēs viņu varam bišķīt izstiept, nu, ņemsim 2 līdz 5 dienas. Nu, lūk. Labi, paņemsim varbūt 3. Nu, viņš tur teica 5 stundas. Var teikt dienas. Jā, nu, pārteicies. Tas sanāk, nu, viņš tur teica 4-5 dienas, bet, nu, labi, būsim tādi ļoti, nu, tā kā, paņemsim kaut vai tas pašs 3, vai ne? Tas nozīmē, ka vai tā kā tu redzētu līdzīgus efektus pelēs, kad viņas nav ēdušas, nu, vai festojušas, sanāk tur 24 stundas, cilvēkam būtu apmēram jāfesto 3 dienas. Vai tu zini kādu cilvēku, kurš regulāri varētu nēst pat 2, nu, piemēram 2-3 dienas, nu, regulāri, nu, vienreiz 2 nedēļās. Rietumu pasaulē mazāk, bet... Nu, jā. Un kāpēc? Viņi tur tā kā tālāk diskutēja, nu, un tas arī, nu, tā kā būtu zinātne to apstiprinātu, cilvēka smadzenes ir nenormāli dārgs orgāns. Nenormāli. Viņas salīdzinoši, cik viņas tur aizņem to masu, viņas patērē, nu, relatīvi daudz vairāk enerģiju. Nu, masas orgāns ļoti daudz enerģiju patērē. Un mēs vienkārši nevarētu tās 3 vai 2 vai 4 vai cik jau tās dienas nēst, vai tā kā varētu normāli funkcionēt ikdienā. Nu, iedomājies, man tagad atnāku šeit, pēc tam jāiet strādāt, kaut kur jābrauc, vēl treniņš, vai ne? Nu, nē, nu, tas pirmkārt arī tie paši skeleta muskuļi nenormāli degradētos. Jo viņiem vienkārši jāņem barība, un tad, nu, degradētos nav labs vārds, bet, nu, jā, samazinātos tā kā, jo tur uzreiz jāņem barība, ņemam muskuļus, visas rezerves, vai ne? Ok. Un tad mēs nevaram pārnest cilvēkos to. Nu, mēs nevaram to tik viegli izdarīt. Nu, un tas lielais fastinga hypes arī bija tāds, ka ļoti daudz peļu pētījumus izvilka ārā, ko man atsaucē, tas strādā. Kāpēc vispār pētas dzīvniekiem? Jo, tā kā gan jau tad super precīzi atbildi atkal es nevarēšu pateikt, jo es to tā kā neesmu tie iedziļinājies, jo es to nedaru, bet viens ir, nu, jo tas īsais dzīves cikls, mēs varam daudz vairāk kaut kādas ģenētiskas lietas tādā veidā izpētīt. Otrs, nu, protams, ētika, nu, tā kā tas ir, tur arī mūsdienās ir ļoti, ļoti strikta ētika, kā ar viņām visam. Tur ļoti strikta arī jābūt, kā, kurā brīdī ir tas punkts, nu, kur tā kā vairs, nu, kur ir jāiemidzina, vai ne, ka tur viss ir arī ļoti, es atkal nezinu, bet vienreiz to sarakstu redzēju, man bija tāds, ok, nu, ļoti strikti. Gan jau trešais, nu, vēl kaut kāds faktors būtu, jo mēs vienkārši nevaram, nu, piemēram, kad veic autopsiju, ka ņem kaut kādus audus pēc nāves vai ne pelēm, nu, atkal cilvēkiem mēs vienkārši nevaram. Un tāpēc arī kaut kādā mērā varbūt rodas tas, ka mums ir tā kā tie peļu pētījumi, un tad mēs saprotam, ka cilvēkos mēs to īsti nevaram nemaz tā izpētīt, un tad mēs mēģinam spekulēt, izvelkot to peļu mehānismu, un tagad mēs viņu tā kā cilvēkos mēģināsim pārnest, nu, un mērīt citādāk. Nu, piemēram, kaut arī tas pats BDNF, ko es teicu, tas nootropic faktors, ko es tā kā plānoju pētīt. Protams, uz pelēm viņš ir izpētīts daudz vairāk, vai ne? Cilvēkos noņemam no siekalām, viss, mēs tur neko vajag, nu, vai no asinīm. Mēs neko tur baigi vairāk nevaram paskatīties, nu, jo kāds tur nevar ieurpt galvā, nu, neviens to neļaus darīt. Bet tu būsi neiroķirurgs, tad varēs. Nu, ne pētījumiem, jā. 50 gados. Varbūt tā tu gribēsi piedalīties. Es skatījos Grey's Anatomy. Bet tad es uzzināju, ka šis neiroķirurģiju veids cilvēkam pie apziņas, kas man likās visdrausmīgākais, ko es varu iedomāties. Kaut kādu, jā. Ir kaut kādas lietas, jā. Jo tu vajag pārbaudīt. Jā, un bija tāds vienkārši attaisi galvas kā... Okay. Tik traki. So,
Jā, tāpēc, tā kā tās visas vietas, vai ne, tas arī labs faktors, kad pētījums ir pelējis. Tu vienkārši nevari tā viens pret viens teikt, jā, cilvēkos pilnīgi tāpat. Loģiski. Tur visādi faktori nāk klāt. Un tāpēc arī tas tā kā zelta standarts, vismaz pēc tām visām tām pierādījumu hierarhijām skaitās tās randomized control trials, jeb tīrie eksperimenti, kur ir tā kā viena eksperimentālā grupa, kurai ir kaut kāda manipulācija, piemēram, es paņemšu tagad X cilvēkus. Es gribu pārbaudīt, kā miega trūkums tur ietekmē viņu reakcijas laiku. Es paņemšu 50 cilvēkus. Pirmkārt, man vajag, lai viņi ir ar nejaušību. Tas nozīmē, ka viņi, tā kā, ja mēs paņemam tur, visu to populāciju, no kuras es ņemu, vajag tā, lai katram no viņiem ir vienāda iespēja tikt manā pētījumā. Tas nozīmē, ka te izlasē vajag būt tādai, tā kā randomizētai, lai izlīdzinātu visu to izglītības, tur kādus faktorus, augums, visus tos faktorus viņiem vajag būt tādiem relatīvi izlīdzinātiem. Ja es, piemēram, tagad aiziešu uz universitāti, paņemšu visus pirmā kursa studentus. Tā ir ļoti specifiska grupa. Viņi visticamāk kaut kādā mērā atšķiras no pārējās, tā kā populācijas ar kaut kādām savām personībām vai tam līdzīgi. Es vienkārši tā. Tāpat kā ņem tikai dejotājus. Piemēram, tu gribētu veikt, paņemt dejotājus. Tu nevari teikt, ka tas pats būs citas profesijas pārstāvjiem vai arī kaut kādā plašākā mērogā. Te es viņus tā kā atlasītu, tās divas grupas, kurām vajadzētu, viņas būtu tādas relatīvi līdzīgas diezgan. Un te vienai grupai nekas nenotiktu, un otrai grupai, es tur liktu gulēt 4 stundas naktī. Un tad man ir tā kā divas tās salīdzināmās grupas, un to mēs varētu tā kā, saukt par tādu diezgan tīru tādu eksperimentu, kas būtu tas standarts, vai ne? Kas, varētu pateikt, miegs, jeb precīzāk miega trūkums, tur negatīvi ietekmē reakcijas laiku. Redzam, tā grupa, kur negulēja, reakcijas laiks nozīmīgi sliktāks. Okay? Es lasīju grāmatu Why We Sleep, kas man šķiet tā ir laba grāmata. Jā, un tur pastāstīja par šiem pētījumiem, ka viņi lika tiem cilvēkiem negulēt. Man likās, tas ir tik drausmīgi. Kad piedalies pētījumā, un tad tu neguli. Dievs. Un tad tu samazini savu reakcijas laiku. Jo zinot, cik tas ir... Tas ķermeni tā kā nevis degradējoši, bet kāds tas vārds? Iznīcina šūnas. Es nezinu. Kas tad, mēs varam uzreiz pāriet uz miegu varbūt. Man mīļākā lieta. Tā patīk gulēt. Es gribēju bakalaurā pētīt miegu. Es arī pētīju, bet ne tā kā es gribēju, jo bija Covid pītis, ja tā var teikt. Un man īstenībā sākumā, tas ir pirmā kursa klāmas, viņam bija tāds, redz, ko foršu uztaisīt. Es gribēju paņemt divas grupas, vienai dot lielu alkohola daudzumu, un otrai neļaut gulēt un skatīties. Kas sliktāk, jā, kas sliktāk, jā. Ļoti tieši. Vai tev jau nav pierādīts, ka sliktāk ir negulēt? Kā grūti teikt, atkarīgs no situācijas, vai ir no situācijas atkarīgs? Pie stūras? Nē, jā. Jūs bija tas salīdzinājums, ka pie stūras piedzēries cilvēks ļoti koncentrējas, bet cilvēks, kas nav izgulējies, viņš vienkārši atslēdz. Viņš nevar koncentrēties. Jā, jo viņš atslēdz. Aizmieg. Jā. Jā, un tad es tā, varētu salīdzināt, un tad tāds otrais kurs, tā kā gads nāk, un man tāds, viņš tā kā bišķi par daudz laikam, tā kā. Un to vajadzētu random cilvēks. Man vajadzētu ētikas atļauju, sāksim ar to, tāds, cik daudz grib viņus piedzirdīt? Diezgan daudz. Tā normāli. Kā viņi tiks mājās, nezinu, kaut kur atstāsim viņus fakultātē guļam. Es, protams, jokoju, bet... Tas viss būtu tas, kas man būtu... nē, es domāju, man pateiktu, tā kā nē, nebūs. Jo tam... ētikā izvērtē to ieguvumu pret to potenciālo risku. Tas ir risks, tā kā dot. Jebkurā devā tas ir risks, tu nezini, kas var notikt, kā cilvēks var rēģēt. Un kāds ir ieguvums? Mans bakalaura darbs, tas nav pamatojams. Cilvēks ir alkoholiķis, un vienkārši tas sākas viņa alkoholiķis. To tu gan jau izslēgtu, bet... arī tu nevari 100% izslēgt, vai ne? Tu nevari. Tieši tā. Un tad es domāju, aiziet pie ētikas, viņiem būtu tāds, nē. Tam bija tāda druscīt piezemētāka ideja. Es gribēju paskatīties, kā cilvēki vada simulātoru. Tā kā autoriņš simulators, mums tur ir tā kā viss tur fancy. Un kā viņš vada viņu, kad nav gulējis, bet es negribēju tieši tā neļaut cilvēkiem gulēt, jo tas tā kā
diezgan sarežģīti, bet es biju domājis, ka viņi atnāk kādos 12. Vakarā pie manis. To sauc par nevis miega deprivāciju, jeb es tagad speciāli likšu negulēt, bet to sauc par paildzinātu nomodu. Man bija tāds, tas tāds diezgan reāls, vai ne? Varbūt tur kaut kur jābrauc pēkšņi, vai varbūt tur kamēr tur tālu mājās brauc. Mums pēc koncertiem ir naktī jābrauc mājās. Man liekas, tas tāds diezgan reāls, un tad es tā kā gāju pie pasniedzēja, teicu, reku mums 2 gadu plāns, reku mums kursadarbs, bakalaurs, tā vai daram. Jo es gribēju eksperimentu, jo es gribēju tā kā jau sākt, tā kā riktīgi, visu ko močīt. Un tad bija Covid, un tad es atceros, sēdēju pēdējā dienā, bija tikai jāiesniedz to plānu, un bija pēdējā diena, un es sēdēju un skatos ziņas tā kā slikti, un tāds, tas, ko tu pēdējā naktī, uz kādiem 3-4 naktī pārrakstīju tur, jau daļu. Un beigās es iedevu aptaujas. Man nav nekas par aptaujām, man vienkārši personīgi viņas liekas, tā kā, man patīk labāk tādu hands-on eksperimentu. Tas atkal ir mans personīgais, subjektīvais nekādā veidā. Tas ir vienkārši es. Tas vienkārši ir es. Un gan jau nepalīdz, tu gribi būt par kaut kādu neiroķirurgu, un tad tev gribās tur hands-on visu ko darīt, un tad beigās samierinies ar kaut kādiem tādiem pētījumiem. Tāpēc man patīk. Piemēram, tas BDNF arī man šeit tā kā, siekavas kaut kāds tur faktors, tur bioķīmiķus jāaicina palīdzēt, tur tik forši, vai ne? Protams, ceru, ka man izdosies, jo tas ir tāds izaicinošs, bet jā. Un tad atgriežoties pie miega. Un tad es sāku burties cauri tej literatūrai, un atkal tas pats saproti, ka tas miegs īstenībā diezgan svarīgs. Ja tu man prasīji, kā es guļu tagad, diezgan labi, kā es gulēju varbūt tur skolas laikā, tur vispār, nē. Tur tīpaši līdz kaut kādiem tur 20, 21, tur vienkārši kā pagadās, apmēram. Populārais teiciens, izgulēsies kapā. Jā, un tas tāds, tagad man tāds, nē, es laikam labāk aiziešu gulēt. Un par to miegu arī man patīsmā ir bloga raksts, tā kā uztaisīts par to, es arī, tur lēnā garā rakstīju, un tur bija tā, kad es tur arī apskatīju, kad, tas miega trūkums diezgan, tās kognitīvās spējas, viņš, tā kā ritīgi traucēt, neesi gulējis. Kāpēc? Jo, principā, tas, kas notiek, tas smadzenes tā kā nevar atjaunoties, vienkāršā valodā, un tas pieprasījums pēc enerģijas un visa paliek ritīgi liels, un tad viņas tā kā cenšas kompensēt, un tur paliek ritīgi tā sarežģīti un nepatīkami, un tāpēc cilvēks aizkaitināts, piemēram, var palikt. Tur ir pāris pētījumi, ko es tur pirmajos gados lasīju, mācoties psiholoģiju. Viņiem deva matemātikas uzdevumu skaiti atpakaļ, un tie, kas nebija gulējuši, viņiem jau bija tā kā, palika aizkaitinātāki, tur skaitīt atpakaļ. Un no cik? Es nezinu. Kādas 100? Tur, man liekas, vienkārši bija tā, lai viņiem kaut kas tāds bišķi sarežģīts, un tur bija kaut kāda rēķināšana, un tur jau vēl vairāk, tas aizkaitinājums rodas. Un tur bija tāds tad vēl, protams, cik tur miegs tie atmiņai, vai ne, ka tās notiek tā konsolidācija. Mēs visu kaut ko iemācamies, un tu pa nakti tas sakārtojas. Nedomājies tā kā, tu nav plauktare, kur, botes apavi, vai ne, un tad viņus tā kā pa nakti sakārtot un nodrusītiņi. Tur bija tāds, miegs diezgan svarīgs. Un tur vēl ir tāds, kad izskalo smadzenes. Tur ir tāds nosaukums, šis latviski pārtulkoja, kad tā arī rakstīts pētījumā. Brain. Conclusions, the brain was wash the brain. Jā. Tur ir... Jūtos tādu blondīņš. Tur kaut kas to pusi ir. Tur ir tā ideja, ka tā mikroglija, kas ir tā kā šūnas, neironi, un tā mikroglija ir tā kā tās atbalstošās, var teikt, tā kā šūnas, kuras atbalsta visu to funkcionēšanu. Es te negribu baigi tehniski teikt, jo tad es kaut ko ne tā pateikšu, un tad viss būs slikti. Bet tā ideja ir tāda, ka naktī, kamēr mēs guļam, viņi tā kā tur attīra no tām visādām nepatīkamām lietām. Piemēram, tāpat kā pēc Un tā ideja it kā ir, kad, piemēram, arī pēc smadziņas atricinājumiem, kāpēc saka, vajag izgulēties, varbūt, tā kā tas ir tas viens kaut kāds, ko mēs varētu savilkt, kad tur sakārto viņu. Viņi aizvāc tās mirušās šūnas, kaut kādas tur vēl kaut kas tur tas. Tur parasti izmanto to vārdu debris, kas ir gruži, bet, tas tāds, sāc domāt gruži, smadzenēs, tur kaut kā. Bet, kaut kas uz to pusi, vai ne? Un tad jau tur paliek ritīgi interesanti, tad jau tu ieliec tādā ritīgā šūnas līmenī.
šūnas līmenī var sākt prātā. Es šodien lasīju tur pa laktāta mehānismiem, un tam bija tāds, es labāk nebūtu atvēris. Širas tas, tur tā. Un tu tur paliek tā ritīgi sarežģīti, jo tev vajag iegūmēt ļoti daudz, tās visas šūnu struktūras, kādas tur īpašības, kā viņiem tur mainās polaritātes un vēl visādi gudri vārdi, kuras tā baigi neteikšu. Bet, tad tam miegs, protams, ir ridīgi foršs. Vai ne? Un tad, mēs jau visu laiku runājam, miegs, uzturs, sports, vai ne? Un tad te mēs esam visi forši. Bet tas, ko es parasti uzdoru cilvēkiem, kuri saka, tā kā tur rītīgi labi šos visus veids darīt, man ir tāds, kā motivēt cilvēkus darīt. Tagad es paimšu cilvēku. Nē. Ir tīpaši līdz tiem 30 gadiem. Kā veicināt to, kad es tagad tu sportos? Tāpēc mēs esam šeit, lai runātu par to. Es nezinu. Nē, tas noteikti nav tā kā risinājums lielais, bet tas, ko es runāju, tā ir tā popkultūra, kurā vienkārši tas ir jāliek iekšā, ko cilvēku ikdienā redz. Un šeit tas paliek aizvien populārāks, jo es tagad skatos kādus seriālus, visu laiku ir alkohola lietošana. Vai arī tur kāds jogis ir, kāds vingro, viņi ierēdz par to. Tā veidojas izpratni cilvēkiem par to, kas ir veselīgs un kas nav veselīgs. Un tā kā cilvēks saka, ir telefonā un visur. Un cilvēki pārņem to informāciju. Jā, tāpēc tā popkultūra būtu tā, šķiet, kas tikt pie lielajām masām. Man šķiet, bet es nezinu, vai man ir taisnība. Bet mēs varam būt piemērs arī. Nē, kaut kādā mērā jau jā. Vienkārši, man liekas, tas tāds... visu laiku tiek jautāts, un tagad arī bija kaut kāda, tā kā tikko iznākusi publikācija, tāda ritīgi tāds liels pārskats, un tur bija tieši skatieni, tā kā tehnikas, kā veicināt pozitīvās emocijas sportošanas un pēcsportošanas laikā. It kā liekas tāds, principā mūzika ir tāds stabils, bet es domāju, to arī visi, zina vai ir mēģinājuši. Pēc dejošana ir labākais pasaulē. Mūzika, tad tur bija, piemēram, citiem parīgi sportot ārā, kaut kādas tādas lietas, vai tur, piemēram, ar kādu kopā, vai vienam, arī tā kā individuāli diezgan. Kas tur vēl bija? Man liekas, tie bija tādi lielie. Tur bija atgriezeniskā saite, kad motivē, ka sanāk, un tur tādas lietas. Viss. Man patīk no Atomic Habits, tur tā feature par to, ka tu ej uz sporta zāli, nevis, lai tur nomestu svāru vai to, bet tu ej, tas sportists. Un vienkārši sev tā ieliec tajā lomā, ka visu mūžu šo darīšu, tā ir mana ikdiena. Un es vienkārši esmu veselīgs dzīves, veselīgs cilvēks. Tā vēl to var noformulēt. Jo bieži vien cilvēkiem nestrādā šie mērķi, lai tas ir vispopulārākais. Ejam -10 kg, un tad tev sanāk 2 nomest, un tad tev vēl 3 pienāk klāt, un tad besi, un tad vienkārši pamet to. Un tad man, piemēram, strādā tas, ka vienkārši tā ir mana vieta, es tur eju, un vienkārši esmu tāds cilvēks, kas iet uz džimu. I just do it. Es domāju, ka viņiem ir daļa, kuriem tas tā strādā. Jā, tad ir kaut kāda daļa, kuriem nestrādā. Jā, un tā lielā daļa, kuriem šeit tā kā baigi grūti, vai ne? Bērnībā teica, jāsporto, jāiet veselīgi, jāguļ. 20 gadi vēlāk visas vadlīnijas saka, principā, tā kā arī valsts līmenī, pasaules līmenī, World Health Organization, visi saka, jāsporto, tik, jādara tās. Bet, ja mēs paskatāmies tos rādītājus, viss tā kā iet augšā, viss slikti paliek. Tad tas pēc aptaukošanās un tā tālāk, un tā tālāk. Sirds un asinsvads slimības. Jā, un tad tāds, kaut ko tā kā mēs darām nepareizi. Kāpēc tā? Kāpēc tas informatīvais buklets varbūt nepalīdz? Un, jā, man nav nejausmas. Man ir konspirācija. Alkohola industrija. Man nav nejausmas. Jo vienkārši tas ir tik neloģiski. Tā ir tāda inde, kas tiek tik ļoti popularizēta. Viņi ir iekšā visā šajā mūsu kultūrā. Katrai valstī ir sava kultūra ar alkoholu. Un tas, aizvien vairāk tiek popularizēts. Un tas veiklā tu ieeji, tas izstāsta tik skaisti. Es nelietoju alkoholu, bet ejot garām tiem plauktiem ir tā, ka ļoti skaisti iekārtot. Salīdzinot, piemēram, kāda auza putras, kāds plaukts izskatās. Bet alkohols ir tāds gaismas parkets. Ir imčikā, bet tiešām tā arī fiziski ir. Ka tieši tā zona ir skaista. Tur pilnīgi cits parkets, citi dēlīši, smuka gaismiņa, tad bija šī tumšā. Un viņš ir beigās. Tagad viss apēc visu pārtiku. Un paņemsim tādu pudelīti vakarā. Man liekas, tā ir lielā pasaules konspirācija. Un tagad lieto alkoholu, protams, ka tu negribi sportot. Tu vēlies mazāk sportot.
Nu jā, nē, zinām, ja mēs paņemsim tos visus faktorus kā atsevišķus faktorus, tad viņiem katram ir kaut kāda pozitīva vai negatīva loma. Tur dzer alkoholu, protams, slikti guvi, skaidrs, ka tam būs negatīva loma. Uz ko nav tik svarīgi, bet nav labi. Bet tas, ka viņi jau viens otru papildina, un tas ir kaut kas tāds, ko tā kā ļoti maz, kaut kāds pāris pētījums par to esmu lasījis, gan jau ir vairāk, bet tā ļoti grūti to ir tā arī apskatīt, kur skatās to akumulatīvo, jeb, kad viens uz otra, un kā tās visas lietas iedzen. Un es domāju, ka šeit ir arī grūti, jo jāsaprot, kāds cikls tas ir. Tas cikls, ka man nav tā kā spēka, un es negribu neko darīt, un tas nav gribas spēka. Manuprāt, tas tiešām nav tā kā gribas. Tas nav tā, ka cilvēki negrib. Viņi vienkārši... Grib, protams, tas ir nenormāli, vienkārši sarežģīts. Un šeit gan... Un es šo arī esmu teicis, ka tas nav, kad cilvēks saka, viņš vienkārši negrib sportot, viņš tur grib tikai ēst, viņam nekas neinteresē. Nē. Tas nav tā, ka cilvēks sēž, un viņam iekšā ir tāds, man nekas neinteresēs. Nē. Parasti tas ir vienkārši ļoti sarežģīta problēma, kur tiešām, visi tie teikumi saņemies, nē. Tas ir apmēram cilvēks, kurš jau dara, un tu redzi, ka viņš var izspiest to vienu reizi, tu viņam pateiks, davai, un viņš izdarīs. Ok, bet tas nav vispār tas pats, kas pateikt cilvēkam, kurš nevar tikt vai nevar iesākt, tā kā saņem. Neko. Toreiz tajā lampā tā diskusija arī bija, viņi principā saucās, kam tev psihologu, un tur bija tas pats stāsts, kad kāda iegano psihologa vienkārši saņemies, tā arī. Tā kā, kad tas, come on, jo, jā, es domāju, ka vismaz tā, kad es augu, ir īpaši, tagad jau mazāk, bet kā tur ir pie psihologa tikai slimie, nelīdzsvarotie un kas jau vēl, vai ne? Viņi pēc izskata arī citādāk ir. Jā, skaties spogulī, bet es nesos pēc tāda, kas iet pie psihologa. Jā, un ja te ir pie psihologa, tad viss slikti, vai ne? Tas tāds ļoti, neveselīgs, vai ne? Arī skācās to visu, jo, varbūt kāds grib iet, viņam ģimenē pasaka, nē, ko tu dari? Iedod alus. Baigo vainas sajūta. Jā, un es esmu to, varbūt ne tik ļoti, bet es kaut kādā mērā arī piedzīvojis, ka tev liekas, kad tu iesi un tev kaut ko dari, vai kāpēc nevajag alkoholu, tā kā, mīkstais esi. Necieni mani, ko? Jā, un es domāju, tad standarta lieta. Es nāku no mazas pilsētas, arī Aizkrauku, Jaunjogo, es nezinu, es zinu, kurš ir, bet tas ir super mazas pilsētas. Jā, un tur tas tā kā, visi viens otru zina, vai ne, viss. Jā, es esmu saskāries, un, protams, tagad pieaugušā vecumā tur tā super vienkārši, vai ne, bet pusauģu gados, kad tas peer pressure ir, un viss tas, tad tam ir tāda diezgan, vai ne, tāda nozīmīga loma. Un es domāju, ka, jā, tas ir tā diezgan traki. Un tagad jau tas tā kā tiek, normalizēts. Tas ir ok, tur iet pie psihologa, kāpēc nē. Un, kad es vēl tā kā arī studēju, man prasīja, kāpēc es ietu pie psihologa? Es viņam saku, jā, bet tu kā gribi man kaut kādas tur super personīgas lietas varbūt stāstīt, kuras tu kā, ne jau par to, ka tu nevari, bet vai tu gribi? Tas, nē, lūk, tu aiziet tur, tevi tas cilvēks nezina, viņš tevi nesatiks tur mājās pie durvīm vai kur. Man šeit tā ir tāda tā kā brīvība, ne, bet kaut kas to pusi, tad vieglāk, tā kā tu vari teikt, ko tu domā, tev nav īsti, jāmēģina izpušķot vai pasniegt sevi kā kaut kādu. Protams, tas arī vesels process, un tur vesel, tā kā tas viss terapeitiskais process, vai ne? Bet, jā, es domāju, ka tas gan jau arī nepalīdz, Tādā kultūras līmenī, kā tu teici, varbūt, kā mēs to skatāmies. Vēl par sportošanu, jo tā ir lieta, kas mani nodarbina lielāko daļu dienas, kā piesaistīt cilvēkus veselīgākam dzīvesveidam, lai viņi ilgāk dzīvotu. Tas ir tā kā man kaut kāda nemisija, bet... Anyways, man patīk, ka Jonah Hill stāstīja vienā dokumentālajā pa Stats, tad viņš uztaisīja par savu psihoterapeitu dokumentālo. Un viņš stāstīja par to sportošanu, ka viņš bērnībā negribēja sportot, tāpēc, kad asociējās ar to, ka jābūt skaistam, kad ir ar skaistumu saistīts. Un psiholoģiski, tāpēc viņam bija tā pretestība par to, ka nevis par veselīgumu tas ir, bet par to izskatu. Un tāpēc viņš kļuva resns un vienkārši pretojās, jums ir kaut kāda tā pretreakcija bija tajā lietā. Jā, par to, kā dabūt cilvēkus, jo arī, piemēram, ļoti daudz runā par to longevity, kā latviski varētu būt. Es saku ilgmūžība, bet nezinu, tas ir precīzākais vārds. Jo mūsu mērķis jau nav tā kā ilgāk dzīvot, mūsu mērķis ir ilgāk, labāk dzīvot. Tas ir health span. Health span? Jā, ir longevity un tad ir health...
health span. Nē. Kā bija? Tagad es sajautu divus terminus. No, viens tas longevity. Tas tā kā, hei, tu gribi dzīvot 120 gadus, tā kā cik tālu. Bet tagad jau skatās to, ka tā ideja ir tāda, tu gribi dzīvot veselīgi pēc iespējas ilgāk. Jā, veselīgi pēc iespējas ilgāk. Un tad, kad viss slikti, tad ātri, visu labu. Es saprotu, kāds bet man šķiet ļoti forši, vai ne? Jo es tiešām, es skatos uz veciem cilvēkiem, un jau no bērnības ir tā, ka es nevēlos tādu būt, es nevēlos tā justies, un jau kādu laiku meklēju šīs atbildes par to, un tāpēc viens no tiem pamatiem ir sports, un sportā ir nevis vienkārši sports, bet ir vairākas lietas, ir svaru celšana, ir kardio un ir šī stiepšanās, kas man šķiet ir, ko es priekš tevis esmu noformulējusi kā piramīdu, un trīsstūris mēs zinām, ka ir viena no stiprākajām tām formām. Figūrām, paldies. Un tā es, piemēram, sev tā motivēju, ja? Kad tā ir svaru celšana, ka ir kardio, sirdī trenē, un svaru celšana sievietēm izrādās ir īpaši svarīgi tagad. Un lai būtu joints. Locītos. Jā, lai locītos ilgāk uzturēt labā kārtībā, un stiepšanās ir loģiski, lai būtu mazāk traumas, un būtu kustīgāks ķermenis, kustīgāks, lustīgāks. Un vienkārši visām šīm 3 lietām jābūt līdzvērtīgām. Kad nevis mēs tagad pārsvarā ceļu vai pārsvarā ir kardio, un tad viņš tā kā bruks bišķītiņ. Pēc visam tādam foršam. Illuminati. Vai man ir daļa taisnības? Es domāju, tā ir tāda, principā, es domāju, tur kā viss ir taisnība. Viena lieta, gan, kas ir, ko, manuprāt, tur gan es teiktu, tur uzcīt vajadzētu tā kā vairāk, ka mēs bieži vien, mēs sakam, celšu svarus, skriešu, staipīšos, vēl kaut ko darīšu, bet, piemēram, es tagad tiešām nesen kaut kādu mēneši, varbūt pusgads, bet, tā arī on and off, es eju uz boulderingu, kur kāju pa tām sienām, vai ne? Nice. Un to īsti tā kā nevarētu kategorizēt, kā tādu tīru tur svaru celšanu, svaru cilāšanu, tā kā vai nevajag kaut ko tam līdzīgu. Un man druscīt, tā kā, jo es nezinu tiešām, bet, ja man varbūt ir tā, ka mēs kaut kādā mērā, vai piemēram tā pati dejošana, tu dejo, ja es pieņemu jau ļoti ilgi, tad tu ar dejo vai? Tu arī dejo? Nē. Bet, mājās viņa bet līdz dejo. Tu pievienojies. Ko tu dari? Staigāju. Arī? Jogoju. Jā, redzi, un piemēram, es kāpju, un tad es, nezinu, tur riteni pabraucu. Viena lieta, ko es gribu uzsākt vairāk, ir MTB, bet man vienkārši nav tā kā vispār spēka un resursu un vēlmes. Ir vēlme, bet nav vēlme. Vēlāk. Jā, 55 tur kauli ūst. Un tā ideja ir tāda, ka man šķiet, ka drusīt vairāk arī vajadzētu, bet atkal varbūt kļūdos, bet tā kā normalizēt, kad, ja tev patīk dejo. Jā. Ja tev patīk, nezinu, kāpt, tā kā sports jau ir ļoti daudz kas, un man šeit mēs īsti varbūt vismaz es gan jau arī, ja tu man paprasītu nosaukt, es uzrakstītu sarakstu, varbūt kāds atnestu vēl 10 kaut kādus sporta veidus, vai ne, kuriem es varbūt vispār nezinu. Jo kas vislabāk prognozē jebkuru pieturēšanos pie uzvedības, kā jums šķiet? Tā kā iedomājies, kas prognozē, ka es tagad darīšu šo visu mūžu vai ilgi, vai diēta, sports, jebkas. Kas jums šķiet ir tas numur 1 faktors parasti? Status? Iedomājies tā, es te paņemšu 100 cilvēkus, es viņiem teikšu, dari šo. Nauda. Principā, tā. Jā. Man liekas, ka atbild ir nekas. Nē, jābūt kaut, jo man, piemēram, tas ir tā kā, sirds, tas ir tā kā mans sirds lieta. Man ir vēl tā kā vairāk sirds nekā mans prāts. Jā, jo tāds patīk. Jā. Tieši tā. Numur 1 lieta, kas prognozē, vai tu pieturēsies, ir tas, ka tev tas patīk. Passion. Drīzāk es teiktu plašāk. Patīk, varbūt nav pats precīzākais vārds. Adherence. Aizrauj. Tāda pieturēšanās. Tas tāda vairāk zinātniski, vai ne? Ka tu vari piemēram, es tagad nezinu, iešu tur, kas mums populārākās diētas, keto vai ko. Tā kā, ja man tas rīktīgi nepatīk, kāda iespēja, ka es izdarīšu ilgāk par whatever laiku. Vai arī, man ļoti nepatīk skriet. Es gāju viegtu tikai skolas laikā, un man bija tikai jāskrien. Man ļoti nepatīk skriet garas distances, tas būtu precīzāks teikums. Es skrēju tur 100 metrus, kaut ko vecu, bet tā kā mums bija jāsildās, tā kā bija jāskrien apkārt 2 lieli apri, tur tādi,
tādi, nezinu, cik tur varēja būt, varbūt kaut kāds kilometrs vairāk. Es tieši nezinu, bet, garāk par 100 metriem. Tas bija tik smagi. Jā, es arī neskrienu cienīstu. Tas bija tik smagi. Jā, un tagad man iet skriet, kāda jēga? Es varu braukt ar riteni, vai ne? Es varu iet peldēt, ja mēs runājam par kardio, vai ne? Man patīk ar riteni ļoti braukt, tiešām tā kā ridīgi forši. Kāpēc es skrietu? Ja jūs teikt, mēnesies mani motivēt skriet, a priori tā iespēja jau ir šī tik maza, varbūt jums izdosies, bet viņi ir neeksistēja. Tā kā man tik ļoti besīgi. 100 metri, ok, maucam, sprints, tā vai ridīgi forši. Garas distances, nē. Īpaši Rīgas centrā, domāju, skriet. Arī, bet, pat ja tur būtu mešs, es vienkārši paņemtu riteni. Jā. Jo tu tāpat izpildi to fizisko aktivitāti tikai citādākā veidā. Tieši tā, jo, mērķis jau ir, tā kā abi viens ir tur uzlabot sirds veselību, bet, ļoti labs mērķis, bet otrs tā kā arī, kaut ko foršu darīt. Vai dejot. Tas arī, es domāju, ka diezgan daudz dejošana ir kardio, tu kusties ļoti augstās intensitātēs, vai ne? Tā, un man liekas, kad tur mums vajadzētu tā kā dot to plašo iespēju, un tad vienkārši cilvēks izvēlas to, kas viņam patīk, jo tas ļoti palīdzēs viņam, nevis mēs. Un tas man visvairāk arī, visvairāk, tas man ir viens, kas ļoti nepatīk, kad kaut kādi influenceri to savu pozicionē kā vienīgo taisnību, jo tā jau tie visi rīki, tie visi ir rīki mērķim, tā kā, jā, tur varbūt riteņu braukšana tur uzlabo kardio vai, nezinu, vai skriešana uzlabo kardio tur 5% vairāk. Nē, tā kā tas varbūt ir svarīgi kaut kādam boltam, vai ne? Bet tas nav, bet vidējiem cilvēkam tas... Pa boltu. Tagad jau viņš vairs neskrien, bet jā. Tik traki, jā. Tik traki. Jā. Un tad mēs iedomājamies tie pāris tur tie procenti, vai ne, vai jau cik viņi būtu. Viņi visi tiek atsvērti ar to, ka cilvēkam vienkārši nepatīk to darīt. Mēs vienkārši gribam, viņš kustās, nevis vai viņš dara to vienu ideālo diētu, vienu ideālo sporta veidu ar manu programmu, pams, vai ne? Nē, tā kā. Un man liekas, vismaz tie cilvēkam arī es sekoju, ko es varētu uzskatīt tādu kā inspiration, vai kā viņi to visu probē un stāsta. Tur pārsvarā ir tas, ka, hei, šie visi rīki izvēlēs, kurš tev labāks. Tas pats fastings. Man nav nekas par fastingu, es esmu pats fastojis, vai ne, ka tu neēd brokastis. Ļoti forši. Man tas strādā. Man arī strādā. Man tas ir murks lielākais. Jā. Redzi? Strādā, un tev murks. Man jāēd, man visu laiku ir jāēd. Jā. Un tagad es tev iešu un ko spiedīšu, vai tagad tu neēdīsi brokastis. Tad es palikšu 2 kilogramus smaga. To daudz pārsos, tā kā es to tur visi, vai ne, vai, come on, es nesaprotu drusīti, jo, tas mērķis jau, tā kā, mēs tur viens mērķis, un tur tā daudz ietu līnijas, vai ne, un visi tie rīki, tur, nezinu, zaudēt svaru vai ko. Bet svarīgākais ir likt cilvēkiem vispār kustēties, kas ir, ko es mēģinu kustēties, fucking ejam ārā, ejam staigātiem. Vajadzētu, ko darīt, vienkārši visas mašīnas pārdot, viss. Problem solved. Problem solved. Dzīvoju. Dzīvoju Rīgā. Brauks ar riteni. Jā. Bet uzņēmums. Ok. Uzņēmē darbība. Bet jā, teorētiski, ja es dzīvotu centrā, mašīna noteikti nebūtu. Nē, tā kā. Jo man arī kur velosipēds stāv, tas ir tāds mans otrs, kad es atbraucu uz centru un visu pa centru man notiek velosipēdu. Bet tu sadali. Jā. Galvenais līdz Rīgai. Miljonus mantas, bet es attaisnojos, protams. Es varētu uz galvas visu vest. Es gribētu teikt, vienkārši zirgot. Iegādāties un piekabi. Tā kā tu vilktu zirgu un zirgs vilktu pie piekabi mantā. Jā. Forši. Bet man šķiet, ka tur tā kā bišķītiņ, tāds, tur tā kā varētu vairāk, kad mēs kaut kā mēģinam saprast, kas tev patīk, vai ne? Un šeit, es vienreiz šo Twitterī jautāju, kas, protams, nav nekāda tur jau aptaujas izlase, bet, diezgan daudz minēja, ka ir grūti iesākt. Es nezinu, kas man patīk. Es domāju, tas diezgan normāli. Tā kā, ja tu neesi, piemēram, tas pats boulderings, jauns sports. Bail, riktīgi bail. Jā, arī jauns sports. Es nekad nebiju neko tādu dzirdējis. Sāku kāpt, ritīgi es biju dzirdējis, bet vai es būtu pats fiziski gājis kāpt. Es zināju, ka tā kā viņi kāja pa sienām, bet kāpēc un kā ar tām drošības, vai nē, matracī krīt, kas ko kā. Aizīju, ritīgi forši, vai nē,
Jā, man skolā bija tā bouldering siena, tā kā nevis vidusskolā, bet 12 gadus. Es visu laiku skatījos uz to sienu. Nevienu reizi. Un tagad man tāds, es gribētu tagad. Aizbrauc turieni, vienkārši atspēr durvis vaļā 2 naktī un ātri uzkāp. Un tā kā viņi tas skrien pakaļ, tad mūdz vienkārši. Tie reizes būs kardio. Es vēl ir vēl joprojām tā siena. Bet jā, 12 gadus redzēju to sienu. Un galvenais, ka mums arī nebija tādas aktivitātes, lai skolēnus piesaistītu tam. Basketbols, kas man vispār neinteresēja spēlēt. Nu tieši tā, un šeit, kad... Jā, šis ir tāds lielais jautājums, kuru mēs noteikti analizēsim un meklēsim iespējas, kā cilvēks aizvien vairāk piesaistīt, bet es domāju, ka mēs jau to darām, un tas, kad mēs runājam par to, vienkārši dalāmies ar informāciju, kāds aizdomāsies, varbūt viņam pieliks pēc gada 2, varbūt kādam ātrāk, un es domāju, ka vismaz, ja mēs vienu cilvēku piesaistam šim, tas jau dod to, ko es jau pinēju, ir domino efekts, kad viņš sāks, un tad viņam būs draugs, kas, sāks sportot, es varbūt pievienošos, tagad... Jāsāk soli pa solim. Tā kā visa pasaule reiz nesāks sportot. Nē, es domāju, ka tas vispār nav pat iespējams. Tur atkal, nē, mēs nevaram visiem teikt, kā, ko, kāpēc. Tieši, Marta teica, ka tev bija jautājumi, jo man vēl ir 100, ja tu varbūt gribi kādu savu uzdot. Par uzturu mēs jau parunājām. Tad mēs jau atbildējām uz tiem jautājumiem. Jā, palielam. Ok, tad man ir... Kaut ko mēs esam. Es redzēju, ka tu esi tieši rakstījis par tām tēmām. Es speciāli neizlasīju. Lai tu varētu man vairāk pastāstīt, varbūt es pēc tam izlasīšu, bet ir kofīns un kreatīns. Jā. Lietas, ko es lietoju. Un par to kofīnu man ir tā, ka it kā viņš nav labs, un tīpaši sievietēm viņš ir sliktāks nekā vīriešiem. Tāds ir kā pētījums. Jā, bet kāpēc? Tu zini, kāpēc? Bet tu zini, jā? Es nezinu. Nē, es tev prasu. Ir vienkārši tie, kā sievietēm, kad hormonu disbalans uzreiz veidojas. Bet tad, kad es eju pie ārstiem, un ārsts vienmēr saka, tev vairāk kofīns ir nepieciešams, pazemināts asinsspiediens tādās piedzimus. Es teorētiski varētu dzert zaļās tējas, bet kafija ir tik garšīga. Kafija ir ļoti garšīga. Un es kādreiz dzēru 5, tā kā krūzītes dienā, es tagad vienu dzeru, varbūt 2. Es šodien 2 dzeršu. Es 2, jā, arī. Man šķiet, ka te mēs varam akcentēt to stāstu. Cilvēks saka, kafija slikta. Es prasu, kāpēc? Tas dzeru un tur tas krēš un nevar pagulēt. Es tāds, ko dari? Jā, tur pirms miega ierojos espresso un tur 6 vakarā. Es tāds, varbūt tā ir tā problēma. Ne jau tas, ka kafija ir slikta, bet tas, ka tu kā tu viņu lieto. Jā. Man ir noteikumi. Pēc 2 dienām es nedzeru kofīnu. Pagad bija kaut kas vēl. Un pamostoties pirmās 90 minūtes es nedzeru viņu. Jo pirmā tā teica. Jo Huberman man tā lika darīt. Bet es nezinu, tas ir plasīvo, bet man nav vairāk kreši pa dienu. Es kādreiz gulēju tās dienas, man tagad vairs negribas. Es domāju, ka jau kaut kas tur nav tāda tieši pētījuma. Viņi tā kā arī par to druscīgi nokritizēja. Un tad viņš teica, ka viņš tā nedomāja tā tieši. Un tad, ok, fair point. Ir tā, ka cilvēki ļoti abjuzo. Tā kā tiešā vārda tiešā nozīmē. Viņi to kafiju vienkārši pieceļas, tad tur 10, 12, 2 aiziet vakarā vēl. Un tas, ko teici 2, principā ir tā, ka tieši kaut kad nesen pusgadu atpakaļ iznāca tāds tā kā pārskats un tāds liels raksts. Un tas secinājums bija tāds, ka, lai nebojātu miegu, kafiju ir ieteicams, kofeīnu, kofeīns ir daudz kur, ir ieteicams nelietot, tur bija 8,8 stundas pirms miega, paņemsim 8, 9, tā. Tad rēķinam, ja es eju gulēt tur 10, tad 2, tad es eju gulēt 12, tad 3, 4. Man vēl ātrāk. Es ap 9 eju gulēt. Kaut kas to pusi. Protams, atkal mums jāņem, ka jebkura datu kopa ir vidējā. Vienmēr būs izņēmumi. Ir cilvēki, kas ļoti sensitīvi kofeīnu, un tur tā kā tiešām mazas devas, jo viņiem uzreiz sāk jau rokas trīcēt un tam līdzīgi. Bet atkal, tie ir tā kā vairāk izņēmumi, un ja skatās vidējo, tad tā. Un tā ir kā ir. Manuprāt, tā ir tā viena problēma, kur tā kafija tiek tā kā īsti nepamatoti kritizēta, jo ir tā, ka cilvēks iedzer, tā arī tajā bogās, tā kā tur bijos ar mazu schēmiņu, iedomājamies cilvēks, iedzer kafiju, slikti guļ, no rīta ir noguris, jādzer vairāk kafiju, vairāk noguris, un tad tas iet uz riņķi. Lūk,
Es domāju, ka tā ir diezgan daudz cilvēku. Un ir tik smieklīgi, ka man ir tādi draugi, un iespējams es ar tādu biju, kas stāsta par to, es tik slikti gulēju, es jau cik tur ilgi nogurs. Un tad pēc 10 minūtēm ir saruna par to, es pirms gulēšanas dzeru kafiju. Man tas vispār neietekmē. Jā. Standarts. Vai ne? Es katru vakaru dzeru, man nekā Vispār nav. Neietekmē, vai ne? Man arī tādi cilvēki ir, jā. Es tev saku. Un tad ir tāds, vai tu analizē to, ko tu runā? Ko tu dari? Tas man arī tam bieži cilvēkiem arī tur ir arī par nikotīnu, piemēram, tur kaut kāds stresēns un tam līdzīgi. Un tad arī smēķējas tā, bet es domāju, ka smēķēšana to varētu vairāk tā kā, smēķēšana nomierina. Tāds, varbūt to procesu nomierina, bet pats nikotīns jau to tā kā nenomierina. Bet tu paliec stresēns tajā brīdī, kad tu, Un atkarības lietiņas. Atkal cikls. Atkal cikls, vai ne? Un ar to kafiju ir līdzīgi. Protams, es pieņemu kaut kādu, kā ir kaut kādiem cilvēki, kuriem tā kā nevajadzētu, kuriem ir kaut kāda tāda specifika, bet, atkal vidēji ņemot, ja mēs pējam tā kā vidējo, tur, nezinu, tā kā pieņemam, vai ne? Es domāju, ka kafija nav nekas tāds super slikts, un it kā pētījumi pat rāda, ka labs. Pētījumi rāda, ka mēs paņemam tās lielās datu kopas, un tie ir atkal tādi korelatīvi pētījumi, vai ne? Mēs nevaram pateikt, kas ir cēlonis. Kafijas industrija, Jakobs. Mēs tā kā skatāmies, tā kā, piemēram, kas ir cēlonis, kas sekas, mēs nevaram pateikt, bet mēs redzam, ka tur saistība mazāk ar kardiovaskulāro slimību risku un tam līdzīgi. Kāpēc? Jo kafijā ir kaut kādas, es negribu samelot, 100 vairāk bioaktīvas vielas, kurām lielākā daļa projām nav baigi izpētītas. Un tad kaut kas tur iekšā ir, kas tā kā ir labs. Un arī dekafinētēji, kur tas kofeīns, cilvēki domā, ka tur nav, tur ir kofeīns, viņš vienkārši ir ļoti maz, arī uzrāda to pozitīvo saistību. Un tad mēs varam pieņemt, ka kaut kas tur ir. Un tas mans, tas raksts vairāk nebija par to, ka dzeram visi kafiju, tas bija vairāk par to, ja tev garšo kafija. Un tas ir tā kā jau rituāls, piecēlies kafiju. Apskāviens silts. Jā, kaut kas forši jauks. Dzeram, nav problēma. Ja tev tiešām tas netraucē, nevajag baidīties. Man nepatīk arī tā pieeja, ka vajag baidīt. Kad, auzas tur izraisa to. Stop. Nē. Tas fearmongering, kā to angliski sauc, un tad kafija arī tur tā un šā. Nē, bet ņemam vērā miegs, deva, vai ne? 2 krūzes, tas arī būtu mans tas augšējais jums. To var izmērīt, bet baigi grūti. Tur es vienreiz kaut kādu formulu, ko ar Redditā atradu, kā izmērīt kafijas stiprumu. Es tā kā izmērīju kaut kā... Jā, es neatradu Googlē, tā kā normālajās avotos, un tur kaut kas teica, es šajā izmērīju, un tāds, forši, es tur izmēru. Man sanāca kaut tieši 300-400 mg, kas ir tā dienas deva, kofeīns. Ok. Sure. Es, protams, nezinu, vai tas ir super akurāti, bet, jā. Tā. Man patīk arī šīs devas, un tu tā kā lasi viņām, bet man īstenībā nav nejausmas, ko nozīmē šī deva. Jā, es nevaru no galvas pateikt, tur tā kā ir jāskatās tam kafijām. Jo tā nav krūzīte. Tā viena deva nav viena krūze, jo kafijas ir tik dažādas. Viens flat, viens flat, vai viens tā. Tur tā lieta. Tā kā standarts. Espresso, vai tas ir espresso? Jā. Kādas tās, jo, piemēram, es dzeru kafiju speciāli pasūt ar Lion's Mane. Zinu, kas tāds ir. Man varbūt arī plasība, bet viņi jau 3 gadus dzer. Tā fancy kafija, kas tev mājās? Tagad kā pacelšās cenas kafijas, viņi vairs nesauc par fancy. Viņi tiek maksā ļoti līdzīgi. Kādreiz, kad viņu pirku, viņi bija tā kā uz pusi dārgāka. Tagad viņi praktiski maksā tāpat kā Jakobs. Jā, tāpēc. Un tam devām, es no galvas tiešām nevaru. Zin kā, tur kolas, bunžās, enerģijas dzērienos super vienkārši. Pasties otrā pusē, tur rakstīts kofeīns. Vienā Red Bullā bija kaut 120, 150, tā kā 0,33. Kaut kas tam līdzīgs, varbūt bišķi pat mazāk. Bet kafijām ir grūtāk. Es dzeru puslitra krūzi. Sāksim ar to. Tā kā man ir lielā, man patīk liela krūze. Man vispār mazas krūzes beigi nelietoju, tad liela krūze. Es to pieņemu. Man liekas, kafija tā kā rīgi forši. Bet tas daudzums kafijas jau, ko es tā kā ieberu, viņš jau ir vienāds. Nav tā, ka uz puslitra krūzi beru tur 3 reizes vairāk nekā parasti. Es tā kā ieberu. Vienkārši, viņa jau sanāk pati par sevi vājāka, bet tas daudzums tā kā ir lielāks, un es pieņemu, ka tā kā tam vajadzētu būt diezgan līdzīgi. Jo viss jau ir atkarīgs no tā, cik tu, fiziski ieber kafiju, ne jau cik tev ir iznāk pati, tā kā šķidrā veidā. Jā, ko es runāju. Jā, tieši tā. Kā mēs varam nomērīt to daudzumu, ja mēs pērkam kaut kādā Narvisenā? Jā, Tur jau šots.
Es tiešām nezinu, tur, jā, tas nav, man liekas, tik viegli. Un tāpēc, tēmē gan jau skatām. Jā, es vienkārši saprotu, bija tā grāmata, ko tu arī tu lasi, kur tev man vajadzēja sen atdot In the Flow, kas bija par sieviešu, atcerējos. Jā, hormonālo ciklu, un tur vienkārši bija vesela nodaļa par kafīnu, cik viņš īstenībā priekš sieviešu hormoniem ir slikts kofīns. Es nezinu. Es neesmu neko tādu lasījis, tāpēc nezinu. Tā kā, bet es sabijos, tā kā bišķītiņ. Ideja pētījumam nākotnē. Tur jāizburas būtu, jā. Bet es ko tādu arī kā nemeklēju, bet es nekad neko tādu neesmu dzirdējis, tāpēc man grūti. Jo es arī nebiju dzirdējis, jo es tā grāmatu izlasīju. Tur bija atsaucis? Jā, visticāk, man vajag to grāmatu atpakaļ, jo es jau daudz ko neatceros. Vajag grāmatu atpakaļ. To grāmatu. Jā, ok. Tad man jaunā aizraušanās ir kreatīns. Cik jauna? 3 mēneši, 3-4 mēneši. Es viņu pirms tam bišķi dzēru, bet es kaut kā nejūtu efektu, es viņu pārstāju, bet tagad es vienkārši izlasīju kārtīgi instrukciju. Un kā lietot, un izrādās, ka daudz ūdeni jālieto. Jā. Mēs varam paņemt 5 minūšu pauzi? Jā, mēs varam paņemt. Es varētu aiziet. Tagad mums ir vajadzētu saraut kādās 5-10 minūtēs beigas. Par kreatīnu. 10 minūtēs par kreatīnu. Tas baigi daudz. Forši vai nav forši? Es domāju, ka tas man ir jāpasaka, tas disklēmers, ka vispār, tā kā, man liekas, lietot kaut ko bez pamata nav gan jau tā pati gudrākā doma. Tā kā vispār, es pašlaik nerunāju par tevi, es sapratu. Par cilvēku vienkārši klausās, jo, man liekas, nesen bija arī sanāca diskusija Twitterī, tā kā pustura bagātinātājiem, tur, jau kā vairākas pētījumus, ka tur īstenībā diezgan daudz, kas ir ļoti neregulēts, Amerikā vairāk nekā Eiropā, bet arī Eiropā. Un tāpēc es vispār, es to izmantoju kā piemēru, man draugs atsūtīja tur kādu sēņu suplementu, un viņš teica, pasties, šis ir ridīgi labs vai nav labs, un tad, kad es viņu dekonstruēju, viņš bija nekam nederīgs, tur nekas nebija, tur bija viena lieta no 5, kas bija vispār pierādījumos balstīta, bet tā pati bija tā kā underdose, tā deva bija tik maza, ka nekāda jēga. Tad tu samaksā tur nenormālas summas, un jēga nekāda, un tad tu vienkārši uzliec ekstra sodzi, nierēm, aknām, kur jau tās pārstrādājas, kā jau kas. Tāpēc man šķiet, kad, teiksim tā, ja tu neesi sakārtojis tos pamatus, sports, miegs, uzturs, tad visādām kaut kādām ekstrām pievērsties, man liekas, tāds baigi. Es to arī, un arī, piemēram, kad iet pie ārstiem, man kaitina, ka no sākuma tu uzreiz tāds tabletes lietot, nevis tu pasties savu dzīvesveidu. Tā ir vēl vesela diskusija citai reizei, bet, es domāju, ka vienkārši, kad tām lietām vajag būt tā kā diezgan, man liekas, pārts piesardzīgs ir labs. Tā kā, jāizpēta noteikti. Jā, bet atkal vidējais cilvēks, kā teica, pētījums lasīja grūti, viņš uzticās tam influencerim, jo tas influenceris tā kā ir autoritatīva figūra, vai ne, ka viņš tā kā saprot. Es neesmu baigais fans tai pieeja, es arī nekur nevienam nesaku lietot neko, es tā kā vienkārši izklāstu info, un es tā kā pasaku, hei, šis daru širo, tas vairāk ar to domu, kad vienkārši kā informatīvs, nevis kā. Jā, es man šeit arī nevienam nelieku lietot uztur bagātnās. Jā, tas diezgan, man tur māks var iebersties. Tas ir jāizskata individuāli vienkārši. Vienkārši to disklējumu vajag pateikt. Un par to kreatīnu bija vienkārši tāpēc, kad es redzēju vienu interesantu rakstu, vienā tā kā, ļoti labā žurnālā. Man ir tā, ka vienkārši bookmarka žurnāliem. Es tur izvīju cauri pastos, kas ir aktuālākais sporta zinātnē, un tur bija viens raksts par kreatīnu bioenerģijas skata punktā. Mēs, šis tā kā visas rekomendācijas gan no kaut kādiem pasaules atlētu organizācijām, ka kreatīns ir atzīts, viņš strādā, viņš uzlabo tur sporta sniegumu, muskuļu, visu. Smadzenes. Jā, un tagad tas jautājums bija par tām smadzenēm, un tur bija tas raksts, kurus īsti tā kā nebiju nekad, par to tēmu iedzinājies, un bija tāds, davai, man tās smadzenes interesē, palasīšu. Un tā ideja ir tāda, kad kreatīns viņš, labi, mums nāk daudz laika, vai es visu fizioloģiju stāstītu, bet ideja tāda, tā kā palielina tās enerģijas rezerves tajā visā procesā, un, skeleta muskuļos pārsvarā viņš ir, viss forši ceļam svaru, tas palīdz, ritīgi forši, tur, kāpēc ne? Ok. Kā ir ar smadzenēm? Smadzenes, kā jau mēs pirmīt runājām, patērē daudz enerģiju. Tas raksts bija apmēram tā, kad, hei, jā, ļoti iespējams, bet tagad mums jāsaprot, vai viņš vispār var nonākt smadzenēs. Jo smadzenēm ir tā blood-brain barjera un tā asins barjera, principā viņas mehānisms ir, lai visu to, kam nevajag tur būt, mēs nelaižam iekšā. Okay. Lūk, un tad viņi tur tajā rakstā bija atraduši tā kā vienu transportieri, un transportieris šajā gadījumā ir tā kā, kad ķermenī kaut ko transportē. Glikozi transportē, viss tiek transportēts, tā kā caur asinīm.
Un viņi atrada vienu to transportieri, bet tur bija tā, ka viņi tā kā īsti nevarēja saprast, vai viņš tur var nonākt. Un tur bija tā, ka tie pētījumi, kas rāda, ka jā, tie procenti bija nenormāli mazi, tur 3-5% palielinājums. Un tas kaut kas tāds, ko ir baigi grūti arī izkontrolēt, jo kreatīns jau arī rēdienā, sarkanā gaļa, zivis, jā, un tad atkal, kā tu var to visu izkontrolēt, es pat nezinu, vai tie pētījumi bija pieņem, varbūt vispār bija pelēs, tur cilvēki, jā, man grūti teikt. Un tad es tā kā lasīju, un principā tas kopsavilkums bija tāds, ka, hei, potenciāli jā, smadzenes arī patēra enerģiju, kreatīns varētu tā kā palielināt to enerģijas patērēšanu, bet mums īsti nav skaidrs, kā viņš visam smadzenēm var nonākt, un vai viņš vispār var nonākt. Un otrs bija tas, ka smadzenēs aminoskābes, kas tā kā aknā veido kreatīnu, viņas to pašu dara smadzenēs, it kā tur bija tā kā rakstīts, ka kaut kādi pierādījumi pirmie tam ir. Un tad varbūt smadzenes pašas to kreatīnu jau tā kā uz vietas tur uztaisa, un viņam nemaz nevajag cirkulēt no pārējā ķermeņa. Un tad tajā gadījumā, priekšnām smadzenēm, tā kā īsti nevar saprast, kad iespējams tur varbūt nemaz nav. Tā. Un šis, man liekas, tāds labs piemērs zinātnē, vai ne? Mums kaut kas ir, bet mēs to īsti neko nesaprotam. Mēs uztaisam pētījumu, tur paiet vēl 3 pētījumi, bet tur baigi sarežģīti. Un neveselīgs viņš nav. Es neesmu atradis, ka tur būtu kaut kas tā kā, atkal vienmēr būs individuāli, bet tā globāli skatoties, jo, viņš, man liekas, tas pats, kas, piemēram, cilvēkiem dažiem šķiet, ka proteīna pulveris kaut kas slikts, un es saku, jā, bet es tā kā tāpēc vienkārši visu, vienkārši viņa ir, tā kā izolētāka, vai ne? Jā. Un tas vienkārši atkal var iet galējībā, ja tu neēd normālu whole food, bet vienkārši sāc dzert pulverus, tas arī tā kā nebūs. Uzturu bagātnē, tā ir neaizvieto sabalansētu uzturu. Jā, bet ko cilvēki ar to saprot, vai ne? Tas arī, tā kā būtu, es nezinu, liekas, visi tie tur, tā reklāma, tur baigi sketči var palikt, teiksim tā, tāpēc, tas laikam būtu tāds no tādiem, tur ko 1000 pētījumu par to kreatīnu, ja kaut kas tur būtu, tad kāds būtu, tad ir mēs, ņemsim tā, ja tu esi atlēts, tu visticamākais viņu lieto a priori top atlēti lietos visu, kas, ja tu viņu nelieto, tu zaudē relatīvi citiem, ja tur kaut kas būtu, tad tur būtu simtiem, tūkstošiem redzētu kaut kādas problēmas, tā. Ja, piemēram, man dzīve, diena sastāv no tā, ka man ir dejošanas nodarbības, es viņas vādu, plus es ceļu svārus, plus man ir stiepšanās, un viss tā kā man viss tās 3 lietas ir. Bet plus man jābūt arī kreatīvai, man ir jāvada uzņēmums, un man ir jādomā idejas, jādzemdē, kā es saku. Un, ja man ir vairāk spēka darīt šos fiziskās lietas, man paliek vairāk enerģijas smadzenēm. Es laikam vairāk tā to jūtu, ka man ir vieglāk trenēties, līdz ar to man paliek vēl kaut kādi papildus bonusiņi, lai es varētu domāt vairāk. Nē, jā, tā kā atkal, man personīgi interesē vispār tas enerģijas princips, ka tagad skatās tā kā smadzeņu enerģija. Ja gribat kādu grāmatu palasīt, man kāds interesanta grāmata, Kris Palmeram ir tāda Brain Energy, nesen iznākusi grāmata, jā, viņi tā kā var palasīt, un viņš tur runā no smadzenēm, kā tāda enerģija, jo tā arī ir, smadzenes prasa enerģiju, un ja tā enerģija kaut kur ir pa daudz vai kaut kur par maz, kas notiek. Viņš ir psihiatrs, viņš skatās tādiem tā kā mentāla traucējumu kontekstā, bet tas ir interesanti. Es neteiktu, ka tur tagad ir tā, ka revolūcija per se, bet kaut kādas lietas parādās, un tad klausies, tev liekas interesanti. Un tur tā kā kreatīns, vismaz arī tajā pētījumā, kurš bija tas oriģinālais tam manam pavadienam, tur arī viņi apskatīja dažus pētījumus, kur skatījās piemēram kādiem mentāliem traucējumiem vai kādām citām lietām, un tur arī bija tā, ka, ja cilvēkiem tas kreatīns kaut kādās smadzeņu daļās bija tā kā par maz, tad tur arī kaut kādas saistības, bet atkal, tie ir tādi pirmie pierādījumi, mēs no tiem nevaram izvilkt ārā tur kaut kādu globālu fenomenu, bet tas vienkārši, kaut kādi jautājumi rodas, hei. Okay, tā man ir pēdējais. Katrs viesis atstāja jautājumu nākamajam viesim. Un es neesmu lasījusi, es nezinu, kas tur ir, un viņš nezināja arī, kas tur nākamais nāk. Tāpēc tas var būt pilnīgi jebkas. Okay. Kas ir tava jaušanā nejaušība? Situācija, kas izveidojusies it kā nejaušu apstākļu sakritības dēļ, bet beigās izvērtās liktenīga. Jāpadomā drusīt. Laikam jau tas, ka tu brauc man uzreiz par Lietuvu. Saplīs mašīna, nedabūja dzīvokli, un beigās tagad esi Latvijas universitātē. Jā, man tas arī nāk prātā, jo tas bija, mēs sēdējām mašīnā tāds, ja tagad kristu meteoroīds, tā kā nebūtu šokā. Jā, ok, I'm done. Tā kā viss, kas ir
Jā, jo tur bija tā, ka mūs apturēja policija naktī 3 no Lietuvas, un tad viņi tādi suņi tur osta mašīnu, visu, nu tā kā rītīgi fulānu, un viņas tur stāv un nobija, kas notiek, kas tā kā, tur viss neizgulējies, arī sadzēries enerģijas dzērienus, un viņi tādi, nē, šitiem jau tur vīnoga, šiem jau nebūs tur narkotiku, kaut ko iesmēja pa mums, viņi tādi, kurienes tu sēt, mēs tādi, nē, dzīvokļus meklējam, kāpēc? Studēsim Lietuvā, un tad jau viņi saprata, ka viss ok, no sākumā tur stāvi nobijies. Jūs izmet no mašīnas arī? Nē, apturēja pie robežas, viņi tādi, kā pie mārā, visi, jā. Es vienkārši nekad neesmu apturēt pie robežas. Mēs, kā braucām, var nekā nebija, mēs braucām, ko 2-3, zin kā kamēr, visu, un zin tā, tur redzi to tāds, nekas jau nav, bet labi arī... Vienalga, pēc liekas, varbūt man ir narkotikas. Pagaid, sveša mašīna, tā bija viņa radinieka mašīna. Es domāju, hei, Līčis, ierocis. Nē, zinu, viņi tā suns tur osta visus, tur stāv mamā, man tāds... Nokrits kokaīns višķītiņi. Jā, un tad aizbrauc mājās, un tad vienkārši tāds... Es domāju, ka tas varētu būt tāds, kā būtu, ja būtu, bet tā kā ir tagad, tā ir tagad. Un dīvainā kārtā, jo es ļoti pārdzīvoju par visu kaut ko, un piemēram tā pati medicīna tur sēž kaut kur galvā, bet es vispār nepārdzīvoju par to vietu. Es pieņēmu, es tā ļoti pieticīgi, un bija tāds, es izdarīju diezgan daudz ko, mēs tā kā visu, ko varējām, atrisinājām, bet Visam viņš spieda no otras puses. Nesagāja, jā, vienkārši nesagāja, neko, tā. Es domāju, jā. Labi, Miš, paldies, kā atnāci. Jā, paldies par uzņemšanu, ļoti forši. Un cerams, ka tu uzzināsi vēl kaut ko jaunu, atnāks vēl pastāstīt. Tagad, droši. Tagad, piemēram, var jau domāt par to, ko es varētu pastāstīt podkāstā pēc pāris mēnešiem. Jau gatavot. Varbūt pats gribi savu podkāstu. Es biju domājis par to īstenībā pagājuši, kad tā visa Lietuvas vieta bija, un es biju plānojis, bet tā kā nebiju visam ticis, jā. Tas kaut kāds ar, kas sēž prātā. Es saprotu to, ka ir bijis šī, tā kā vajag brendžoties auto, jo tā kā Twitters nav tajā, manuprāt, labākajā stāvoklī pašlaik. Pilnīgi ne. Jā, cilvēki, kas patērē viņu... Jā, un es kaut ko lēnām sāku Instagramā, bet, zini, es tur tā kā, es negribu teikt, tā kā nezinu, kas bez tā sēžas, domāju, jauns sociālais tīkls. Jep. Kāš to tagad TikToks būtu labāks tādā ziņā, jo mums latviski nav tāda informācija un... Es neesmu baigais TikToka fans per se. Zin tāds, man tie principi tā kā, tur tā, labi, zin kā, skaidrs, es lieku, es pat neko nepatērētu, viss ok, bet, tāds drusītiņ tā. Bet tur ir ļoti daudz zinātnieki iekšā tagad. Jā. Tev algoritms jau uztrenē, kā mēs kucēns. Es biju domājis kaut kādu YouTube vai kaut ko, kaut ko brandšot, jo tas Twitters tā kā bišķī tā. Un tu pēc tam tu ļoti maz var izteikties tur. Jā. Un es domāju, ka vai ko, bet mēs jau kā redzam, ka cilvēki ir gatavi klausīties stundu vai kaut ko tam līdzīgu, vai ne? Es ceru, ka podkāsts Latvijā aizies, jo pasaulē viņi ir aizgājuši. Latvijā bišķi vēl bremzēs šī kultūra, bet es domāju, ka aizies un es neapstāšos. Neapstāju. Dari. Paldies, Klau. Jā, paldies. Tikās vēlāk. Čau! Tā.